Emīls Zolā, Dāmu paradīze. Četrpadsmitā nodaļa. Februāra saules spožajos staros 10. decembra iela ar saviem krīta baltajiem, tikko apmestajiem namiem un sastatnēm pie dažām vēl nepabeigtajām celtnēm šķita pavisam jauna. Kā straumes plūsma karietes stalti ripoja pa šo saules pilno gatvi, kas bija pāršķēlusi veco Senroka kvartāla drūmo pakrēsli. Starp Mišodieras un Šozelas ielām drūzmējās pūlis. Cilvēki spiedās un grūstījās reklāmas ietekmē, kas jau veselu mēnesi satrauca viņu iztēli. Dīgdieņi ar izbrīnā vaļējām mutēm skatījās uz Dāmu paradīzes monumentālo fasādi, jo veikala svinīgā atklāšana šai pirmdienā tika atzīmēta ar lielu veļas audumu izstādi. Šī fasāde iepriecināja skatītāju ar svaigo krāsojumu un raibajiem ornamentiem, kuru spiltumu vēl pastiprināja zeltījumi. Pati celtnes apdare šķita liecināja par kņadas pilno spraigo tirgošanos, kas noritēja veikala telpās un piesaistīja sev visu cilvēku skatienus kā gigantiskas spilgtā krāsu zaigā liesmojošas izstādes aina. Apakšējais stāvs bija izstrādāts mazliet vienkāršāks, lai nezustu skatlogos izliktu audumu efekts. Visu celtnes apakšdaļu klāja jūras zaļš marmors. Ēkas stūrus un balstu kolonnas veidoja melns marmors, ko greznoja zelta viņetes. Tā izkliedējot varbūtējo drūmo iespaidu. Visu pārējo platību aizņēma metālā ietverti spoguļstikli. Vienīgi spoguļstikli, caur kuriem dienas gaisma spilgti apspīdēja galerijas un zāles visā to garumā. Bet jo augstāk, jo žilbinošāks kļuva krāsu raibums. Apakšējā stāvā frīzi greznoja mozaika, sarkanu un gaišzilu ziedu vītnes, kas mijās ar marmora plāksnēm, kurās bija iecirsti dažādu preču nosaukumi. Šis rotājums aizvijās bezgala garā lentē ap visu milzīgo celtni. Otrā stāva pamatmūris ar keramikas plāksnēm noklāts veidoja vienlaikus arī pamatu platajiem spoguļstikliem, kas sniedzās līdz pašai frīzei. Šī frīze sastāvēja no apzeltītiem vairogiem ar Francijas pilsētu ģērboņiem, mijoties ar terakotas rotājumiem, kuru glazūru saskaņoja ar gaišajiem krāsu toņiem lejas daļā. Un beidzot, zem paša jumta aizstiepās dzega, kas šķita it kā uzsūkusi sevī visu fasādes spilgtumu. Šeit mozaika un fajants slāsmoja siltākās nokrāsās. Cinka notikas bija greznotas izgriezumiem un apzeltītas, bet uz jumta, attēlodamas Francijas lielās rūpniecības un tirzniecības pilsētas, pacēlās rinda statuju. Slaidies silueti slējās augšup zilajā debesu fonā. Publiku sevišķi pārsteidza galvenā ieeja, kas likās augsta kā triumfa arka. Šī ieeja slīga krāšņos, bagātīgos mozaīkas, majolikas un terakotas rakstos, un virs tās pacēlās svaigās zeltījumā mirdzoša alegoriska grupa, kas attēloja sievieti, ap kuru lidinās bars smejošu amoretu, kas to ģērba un skūpstīja. Ap 1:30 dienā policistu postenis izklīdināja pūli un raudzījās, lai ielu neaizsprostotu karietes. Jaunizbūvētā pils šķita kā modes neprāta izšķērdībai veltīts templis. Šī pils valdīja pār visu kvartālu, apsegdama to ar savu ēnu. Rēta, kas radās tās sānos pēc burā būdas sagrāves, aizdzieja tik ātri, ka būtu veltīgi meklēt šī vecā puna atrašanās vietu. 4 fasādes izgāja uz 4 ielām, bez nevienas spraugas savā majestātiskajā vientulībā. Pretim atradās tagad aizvērtais vecā Elbefa nams, kopš tā īpašnieks Bodī iegāja invalīdu namā, veikaliņa slēģi vairs neatvērās, un tas atgādināja aizmūrētas kapenes. Pamazām garām braucošās karietes apšļāca mājiņu ar dubļiem, no visām pusēm to aplīmēja ar afišām. Šiem sablīvētajiem reklāmas viļņiem tie bija kā pēdējā smilšu sauja, kas atvadoties iemesta vecās tirzniecības kapā. Bet šīs mirušās, ielas dubļiem notrieptās un Parīzes vizuļu lauskām izraibinātās fasādes vidū, līdzīgi iekarotās zemē iespraustam karogam, izplētās milzīga,
spilgti dzeltena afiša. Olekti augstiem burtiem tā ziņoja par grandiozo izpārdošanu Dāmu paradīzē. Likās, šis milzenis pamazām augdams sācis izjust kaunu un riebumu pret tumšo kvartālu, kurā tas kādreiz nepamanīts piedzimis, un kuru tas vēlāk nožņaudzis. Tagad milzenis bija pagriezis muguru pret šo kvartālu ar tā netīrajiem šauro ieliņu dubļiem un pievērsis savu iznereļa seju jaunās Parīzes saules staros mirdzošajai, trokšņainajai ielai. Tagad milzenis bija tieši tāds, kādu to rādīja reklāma. Nobarojies un izaudzis līdzīgi cilvēkēdājam pasakā, kas tepat jau ar galvu aizstums mākoņus. Afišas priekšplānā bija attēlotas 10. decembra, Mišodieras un Movsiņjī ielas, kas mudžēja no melnām cilvēku figūriņām. Šīs ielas pārmērīgi paplašinājās, it kā atbrīvodamas eju milzīgai pircēju masai no visas zemeslodes. Tad, it kā no putna lidojuma augstuma bija attēlotas veikala ēkas, arī tāpat pārspīlēti lielos izmēros ar visām sektajām galerijām, ar stikla jumtiem, zem kuriem varēja nojaust zāles. Vārdu sakot, skatītāja acu priekšā saules mirdzā pavērās bezgala plaša stikla un cinka jūra. Tālumā izplētās Parīze, bet maza, it kā šī briesmoņa apgrausta Parīze, nami, kas atradās tam blakus, šķita nožēlojamas būdas, bet tālāk neskaidri slējās augšup vesels dūmeņu mešs. Pat arhitektūras pieminekļi gandrīz bija izgaisuši. Pa kreisi 2 svītrām bija apzīmēta Parīzes Diomātes katedrāle. Pa labi neliels pusloks norādīja uz invalīdu mītni, bet afišas pēdējā plānā bija novietojies apmulsušais, nevienam nevajadzīgais panteons, nelielāks par zirnīti. Apvārsnis parādīts ar melniem punktiņiem, fons, kas pat nepelnīja, lai tam pievērstu uzmanību, aizstiepās no Šatiņjona augstumiem līdz plašajiem laukiem, kuru dūma kā tītās tāles liecināja par neaprobežoto lielrūpniecības virsvaldību. Jau kopš paša rīta drūzmēšanās kļuva arvien lielāka. Neviens veikals vēl nekad nebija tā saviļņojis pilsētu ar savas reklāmas brēku. Dāmu paradīze tagad izdeva ap 600 000 franku gadā par sludinājumiem, afišām un dažāda veida paziņojumiem. Izsūtīto cenrāžu skaits sasniedza 4000. Audumus paraudziņiem izlietoja gadā vairāk par 100 000 frankiem. Laikraksti, māju sienas un parīziešu ausis bija reklāmu pieblīvētas. Šķita, kāda milzīga liela vara taure bez mitas apdullinoši pūs uz visām 4 debesu pusēm, drīzumā gaidāmajām, grandiozajām izpārtošanām. Un tagad pati ēka, pie kuras drūzmējās pūlis, kļuva par dzīvu reklāmu. Tā vizmoja kliedzošā apzeltītā greznībā, plašiem skatlogiem, kuros bija izklāstīta vesela sievietes tērpa poēma. Tā bija izkrāsotu, iespiestu un izgrieztu izkārtņu pārpilnība, kas klāja visu namu, sākot ar apakšējā stāva marmora plāksnēm un beidzot ar arkveidīgi izliektajām skārdas loksnēm, kas uz jumta, atritinādamas savas zeltītās bandroles, ļāva izlasīt veikala nosaukumu visās krāsās uzrakstītos burtos, kas spilgti izcēlās debesu fonā. Par godu atklāšanai celtni greznoja rotājumi un karogi, katru stāvu, standarti un karodziņi ar galveno Francijas pilsētu ģērboņiem, bet pašā augšā garos mastos piestiprināti šalkoja vēja ārzemju karogi. Beidzot apakšā aiz skatlogu rūtīm zilbinošā baltumā mirdzēja izstādītā veļa. Šeit valdīja tāds baltums, ka pat iesāpējās acis, pa kreisi līgavas pūra komplekts un vesels palagu kalns, pa labi kabatas lakatiņu un aizkaru piramīdas, sakārtotas kapelas veidā. Tālāk starp durvju tūmā izkārtotajiem audumiem un audekla, kalikona un muslīna gabaliem, kas krita lejup kā sniega lavīnas, bija izstādītas lielas modes lapas. Gaiši zilgana kartona loksnes, kur jaunlaulāta sieva un balles kleitā ģērbusies dāma, abas dabiskā lielumā dižojās īsta auduma tērpos, ar mežģīņu un zīda apšuvumiem. Viņu gleznotās sejas salkani smaidīja. Slaistu bars mainījās bez mitas, visi bija pārsteigti, un iekāre radās pati no sevis.
Pūļa zinkāri bija sakurinājis traģiskais notikums, par kuru runāja visa Parīze. Tas bija ugunskrēks lielajā veikalā 4 gada laiki, ko Butmons bija atvēris blakus operai tikai vēl pirms 3 nedēļām. Laikraksti bija pilni ar sīkiem aprakstiem. Ugunsgrēks sācies naktī, eksplodējot gāzei. Pārdevējas nobīli izskrējušas uz ielas vienos krekliņos. Butmons izturējies kā varonis un pats uz saviem pleciem iznesis no liesmām 5. Bet milzīgie zaudējumi tikšot atlīdzināti visā pilnībā, un publika neizpratnē raustīja plecus, teikdama, ka reklāma tiešām izdevusies slavena. Šī brīdī vispārējā uzmanība tomēr bija pievērsta dāmu paradīzei. Visus bija satraukušas valodas par gaidāmajām lielajām izpārdošanām, kas sāka ieņemt izcilvietu sabiedriskajā dzīvē. Šim Murē tiešām viss apbrīnojami veicās. Parīze apsveica viņa laimes zvaigzni un steidzās skatīt pašu Murē tagad, kur uguns liesmas tik iztapīgi bija nometušas sānsensi pie viņa kājām. Jau aprēķināja tekošās sezonas peļņu un centās noteikt apmēru ļaužu straumei, kas plūdīs pa paradīzes durvīm pēc konkurējošā uzņēmuma piespiedu slēgšanas. Mirkli Murē jutās satraukts. Viņu mulsināja, ka pretinieks ir sieviete, Deforža kundze, kurai viņš daļēji bija pateicību parādā par savām sekmēm. Murē uzbudināja arī barona Hartmaņa principialitātes trūkums finansu lietās, jo tas taču kapitālu ieguldīja abos uzņēmumos. Bet it sevišķi Murē saniknoja tas, ka viņam nebija ienākusi galvā Butmona lieliskā ideja. Šis uzdzīvotājs bija iedomājies iesvētīt savu veikalu un uzaicinājis Svētās Madlienas baznīcas mācītāju līdz ar visu tā garīdzniecību noturēt dievkalpojumu. Tā bija pārsteidzoša svētku ceremonija, svinīgā reliģiskā procesijā gāja no zīdaudumu nodaļas cimdu nodaļā, un dieva svētība liepā ar dāmu biksītēm un korsetēm. Lai gan šī izdarība nebija glābusi veikalu no nodegšanas, toties līdzinājās miljonam, ko izdot par reklāmu. Tik ļoti Butmona izdoma iespaidoja augstāko aprindu lepno, bagāto klientūru. Pēc notikušā Murē sāka gudrot, kā uzaicināt arhibīskapu. Un tad lielais pulkstenis virs veikala ieejas durvīm nosita 3. Šinīs stundās sākās parastā drūzmēšanās. Galerijās un zālēs jau slāpa karstumā ap 100 000 pircēju. Visā 10. decembra ielas garumā rindojās karietes, kas aizpildīja operai blakus esošo strupceļu, kuru bija paredzēts savienot ar nākošo prospektu. Vienkāršie ormaņu rati jaucās ar īpašnieku 2vietīgajām karietēm. Kučieri klīdā turpat apkārt, bet blakus stāvošie zirgi zviedza un purināja saulē zibošās laužņu dzelzs svažiņas. Karietes pārkārtojās, paklausot durvju sarga saucieniem, un zirgi paši blīvāk sastājās rindās. Bez apstājas brauca klāt ar vien jauni rati. Izbijušies gājēji meklēja glābiņu, bariem atvirzīdamies sāņus. Ietves gluži melnas no ļaudīm izzuda, attālinoties plato taisno ielu perspektīvā. Starp baltajām ēkām valdīja nerimstošas klaigas. Pa visu Parīzi plūda ļaužu straumes, un tām pāri vēsmoja šīs kolosālās pilsētas glāsmainā elpa. Stāvot pie skatloga, Debova kundze un viņas meita Blanče kopā ar Gibāla kundzi apskatīja izstādītos piegrieztos kostīmus. Ak, paskatieties taču uz šiem audekla kostīmiem par 12 frankiem 75, iesaucās Debova kundze. Zīda lentītēm pārsietie kostīmi bija tik mākslīgi sakārtoti četrstūrainās kartona kārbās, ka redzēja tikai rotājumu, sarkaniem un gaiši ziliem diegiem izstrādātus izšuvumus. Katras kārbas stūrī atradās šī kostīma attēls, uz kura tas bija redzams pašūts un uzģērbts mugurā jaunai sievietei, pēc izskata īstai princesei. Ak, mans dievs, bet tas taču vairāk arī nav vērts, atbildēja Gibāla kundze. Paņemiet tikai to rokās un jūs redzēsiet, tas jau ir kā lupata. Kopš kāda laika viņas bija kļuvušas draudzīgas, jo grāfs de Bovs, ko tagad saistīja krēslā ģikts lēkme, vairs neizgāja no mājas. Sieva pacieta vīra mīļāko, uzskatīdama par labāku, ja satikšanās notiek mājās, jo tad viņa no tām varēja gūt sev mazliet kabatas naudu, kuru vīrs tai atļāva viņam nozagt. Viņš apzinājās, ka tagad pašam nepieciešama sievas iecietība.
Nu ko, iesim iekšā, teica Gibāla kundze. Jāpaskatās taču viņu izstāde. Vai jūs uz nots nav nolicis satikšanos veikalā? Debova kundze neatbildēja. Viņa skatieniem vērās tālē raudzīdamās garajā kariešu rindā, kuru durtiņas atvērās citais citas un izlaida arvien jaunas pircējas. Jā, beidzot atbildēja Blanša gurdā balsī. Pols atceļā no ministrijas atnāks mums pakaļ lasītavā apulksten 4. Pirms mēneša viņi bija salauzājušies. Pēc 3 nedēļu ilga atvaļinājuma, kuru tie bija pavadījuši dienvidos, Valaņjovsks atgriezās atkal darbā. Jaunā sieviete, līdzīgi mātei, bija kļūsi jau pasmaga. Pēc apprecēšanās viņa kļuva druknāka un it kā izplūda miesās. Bet tā taču ir Deforža kundze, iesaucās grāfiene, raudzīdamās karietē, kas apstājās pie veikala durvīm. Vai tas varētu būt? Izspruka Gibāla kundzei. Pēc visiem pēdējā laika notikumiem? Viņa droši vien vēl apraud 4 gada laiku ugunsgrēku. Tā tiešām bija Anriete. Ieraudzījusi dāmas, kas sarunājas par viņu, Deforža kundze jautrusies izteiksmi pienāca tām klāt. Maskēdama savu neveiksmi ar sabiedrības dāmas brīvo, nepiespēs to izturēšanos. Mans Dievs, man iegribējās paskatīties šeit. Vai nav tā, vienmēr taču labāk pašai par visu pārliecināties? Ak, mēs joprojām esam lieli draugi ar Murē kungu, lai gan runā, ka viņš esot briesmīgi nikns uz mani no tā laika, kopš es sāku interesēties par konkurējošā veikala darījumiem. Tomēr vienu gan es viņam nevaru piedot, ka viņš sekmējis laulības. Nu, jūs taču zināt, Žozefa laulības ar manu protežē de Fontaine-Aieku jaukundzi. Kā? Vai tad tas jau noticis? To pārtrauca Debova kundze. Kādas šausmas! Jā, mana mīļā, un tas ir darīts vienīgi ar nolūku mūs pazemot. Es taču Murē pazīstu. Viņš gribēja ar to pierādīt, ka mūsu aprindu jaunavas noderīgas tikai, lai izietu par sievām pie izsūtāmajiem. Deforža kundze iekarsa. Draudzenes vēl ar vienu stāvēja uz ietves, burzmā pie veikala ieejas, bet pamazām straume dāmas sāka raud sev līdz, un, ļaudamās tai, viņas iegāja pa durvīm plūsmas nestas. Pašas nemaz to nepamanīdamas savā satraukumā, jo bija jāsarunājas skaļāk, lai cita citu varētu sadzirdēt. Tagad tās iztaujāja cita citu par Martī kundzi. Stāstīja, ka nelaimīgais Martī kungs pēc drausmīgajām ģimenes scēnām esot saslimis ar lieluma māniju. Viņš smeļot priekšavām dārgumus no zemes dzīlēm, tukšojot zelta raktuves un piekraujot vezumus ar briljantiem un citiem dārgakmeņiem. Nabadziņš, teica Gibāla kundze. Martī taču augu dienu tikai skraidīja pa stundām, vienmēr slikti ģērbās, un viņam bija tik pazemots izskats, un viņa sieva. Tagad viņa apstrādā kādu tēvocīti, atrauc Anriete, labsirdīgu vecīti, kas kļuvis atraitnis un pārgājis dzīvot pie viņas. Starp citu, Martī kundzei jābūt šeit, mēs to redzēsim. Negaidīta aina likā dāmām apstāties. Viņu priekšā visā savā krāšņumā iznira veikals. Visplašākais veikals pasaulē, kā bija rakstīts reklāmās. Centrālā galerija pārdalīja tagad visu celtni uz pusēm. No 10. decembra ielas līdz jaunajai Svētā Augistēna ielai. Pa labi un pa kreisi līdzīgi baznīcas sānu jomiem aizstiepās daudz šaurākas Monsigny un Mišodieras galerijas, kas veda gar ielām ar to pašu nosaukumu. Vietām zāles paplašinājās līdzīgi laukumiem, visu telpu virs tām aizpildīja gleznainie metāla kāpņu un gaisa tiltiņu vijumi. Veikala iekšējo telpu izvietojums bija pārkārtots. Tagad atlikumu izpārdošana noritēja 10. decembra ielā. Zīdaudumu nodaļa atradās celtnes vidū, cimdu nodaļa ēkas dziļumā, jaunā Svētā Augistēna ielas zālē. No jaunā parādes vestibila varēja galvu paceļot redzēt gultas veļas nodaļu, kas bija pārvietota no 3. stāva viena gala uz otru. Nodaļu skaits bija vareni audzis, sasniedzis 50, kur ietilpa arī daudzas jaunas nodaļas, ko šai dienā atvēra. Dažas atkal bija tik ļoti izplētušās, ka tās vajadzēja pārdalīt 2, lai atvieglotu tirgošanos. Un ņemot vērā patstāvīgo darījumu kāpinājumu, veikala personāla skaits šī sezonā bija noteikts 3045 darbinieki. Dāmas valdzināja veļas izstādes brīnišķīgais skats.
Viņas atradās priekšstelpā ar mozaīkas grīdu izklātā augstā un gaišā spoguļu zālē. Pārdošanai izstādītās lētās preces aizturēja šeit alkatīgo pūli. No šejienes tās aizvijās galerijas mirdzošajā baltumā, kā tālā ziemeļu zeme, kā sniega valsts, kas atritina sērmuļa ādiņas, kā bezgalīgas stepes un ledāju kalni, kas liesmo zem saules. Šeit bija izstādīta tādi pati sniegbalta veļa kā skatlogos, bet iespējas radās dižnāks. Šķita, ka visu šo milzu jomu pārņēmušas uguns kvēles baltās liesmas. Pār visu slīga balta vizma, visās nodaļās viss balts. Tā bija baltuma orģija, baltai zvaigznei līdzīga, kura smirdza pirmajā mirklī tā žilbināja acis, ka šai baltajā jūrā nebija iespējams izšķirt atsevišķus priekšmetus. Bet drīz acis aprada. Pa kreisi Monsiņī galerijā, kā sniegbalti zemes ragi, aizstiepās audekls un kalikons, kā baltas klintis pacēlās palagu, servietu un kabatas lakatiņu grēdes. Gar veikala labo pusi aizstiepās Mišodieras galerija, kur pārdeva galantērijas preces, trikotāžas izstrādājumus un vilnas audumus. Šeit pacēlās īstas celtnis no perlamutra pogām, no īstām zeķītēm izveidotas milzīgas dekorācijas. Vienas zāles sienas bija pārvilktas ar baltu moltonu, un šo zāli pārpludināja no augšas brīvi krītoša gaisma. Bet sevišķi spilgtu gaismu, kā bāka izstaroja centrālā galerija, kur pārdeva lentes, kakla lakatiņus, cimdus un zīdu. Letes pazuda zem sniegbalto zīdu, lenču, cimdu un lakatiņu kaudzēm. Ap dzelzs kolonām vijās balta muslīna mākoņi, šur tur apsieti ar baltiem fulārzīda lakatiņiem. Kāpnes greznoja balti drapējumi, gan pikē, gan flaneļa. Drapējumi aizstiepās gar kāpņu margām visapkārt zālei un aizslīdēja augšu līdz 3. stāvam. Šķita balti audumi saceļas spārnos, vietām sakrītot gubā, vietām izklīstot kā baltu gulbju bars. Bet augstāk zem griestu velvēm likās, balti audumi krita lejup kā baltu dūnu birums, kā sniegputenis lielām pārslām. Baltas segas un baltie kājas pārsegi plivinājās gaisā un nokārās lejup kā baznīcu karogi. Vesels pineklis ģipira te krustojās, te pavīdēja kā balti tauriņi, kas nekustīgi savā lidojumā sastinguši. Visur trīsēja mežģīnes, plīvoja kā zirnekļu tīkli vasaras debesu tveicē, piesātinātami gaisu ar savu tīru elpu. Bet vislielākais brīnums šī baltuma kulta altāris. Bija lielajā zālē virs zīdu nodaļas uzceltā telts, ko izveidoja balti aizskari, kas slīga lejup no stikla griestiem. Muslīns, gāze, ģipira, mežģīņu mākslas darbi kā viegli viļņi slīdēja lejup. Bagātīgi izšūts tilts un platie ar sudrabu cauraustie austrumu zīdi bija kā fons šai milzu dekorācijai, kas atgādināja vienlaikus altāri un arī alkovu. Tā bija kā gigantiska balta gulta, neaptverama, jaunavīgi neskarta guļamvieta, kas šķita gaidām leģendāro balto princesi, kurai reiz jānāk savā visvarenējā spožumā, savā baltajā līgavas šķidrautā. Ak, burvīgi, iesaucās dāmas, apbrīnojami! Viņas nenogurdināja šīs baltās himnas, ko dziedāja visi veikala audumi. Murē nekad vēl nebija radījis kaut ko diženāku. Tas bija apdāvināta dekoratora ģeniāls darbs. Šai baltajā ūdenskritumā, šķietamajā audumu hausā, kuri likās it kā uz labu laimi nokrituši no iztukšotajiem plauktiem, tomēr valdīja saudabīga harmonija. Baltuma nokrāsas sekoja un risinājās citais citas. Tās dzima, auga un kvēli uzplauka kā sarežģītas valdonīgas fūgas, ko izpilda orķestris, kam to rakstīs izcils komponists, un kas aiznes dvēseli aizvien augstākā, vienmēr augstākā lidojumā, bezgalībā. Viss, kur vien acis vērās, viss tikai balts, bet kāda tomēr dažādība šai baltumā. Visas šīs baltās nianses pacēlās viena pār otru pretstatā, paplašinādamas cita citu, beidzot apvienodamās baltā gaismas zaigā. Baltā simfonija sākās ar kalikona un audekla blāvo baltumu, ko klusināja flaneļa un tūka baltie toņi. Tad sekoja samts, zīdi, atlasi kāpjošā gammā. Pamazām arvien spožāk kļūstoša auduma kroku izliekumos iedegās uguntiņas.
Augšup lidojot, aizkaru baltums kļuva caurspiedīgs. Baltā mirdza bija piesātināta ar muslīna gipira mežģīņu un sevišķi tilla gaismu. Šis stils bija tik viegls, ka šķita kā visaugstākā muzikālā nots, kas izdzisa gaisā, bet austrumnieku zīdu sudrabs dziedināja ar savu augstāko slavas dziesmu gigantiskā alkava dziļumā. Visās nodaļās valdīja dzīvības pilna rosība. Publika apstāja liftus, drūzmējās pie bufetēm un lasītavā. It kā vesela tauta ceļotu pa sniega aizputinātiem klajumiem. Šis pūlis šķita melns un atgādināja slīdskrējējus decembrī uz kāda Polijas ezera ledus. Apakšējā stāvā, kā jūra paisuma stundā, viļņojās tumša cilvēku masa, kurā pavīdēja apburošas, sajūsmās starojošas sieviešu seiņas. Dzelzs karkasa posmos, pa kāpnēm, pa gaisa tiltiņiem bezgalīgā rindā plūda augšup sīki cilvēku silueti, kā ceļotāji, kas nomaldījušies sniegainās klintīs. Galvenais pretstats sastingušajām augstienēm bija veikala tveicīgais siltumnīcas gaiss. Balsu dūkoņa atgādināja upes krākšanu ledus iešanas laikā. Bagātīgie griestu zeltījumi, logu rūtis ar zelta emolju un zelta rozetītes kā saules stari apmirdzēja šīs kolosālās veļas izstādes alpus. Jākustas tomēr uz priekšu, teica Debova kundze, mēs taču nevaram palikt šeit. Kopš brīža, kad bija ienākusi Debova kundze, inspektors Žūs, kas dežūrēja pie durvīm, nenolaida acis no viņas. Debova kundze pagriezās pret inspektoru un to skatieni sastapās. Kad viņa atkal sāka virzīties uz priekšu, Žūs viņu palaida dažus soļus un tad sekoja viņai iztālēm. Ar vienaldzīgu sejas izteiksmi, it kā nepievērsdams viņai ne mazāko uzmanību. Paskatieties, ierunājas Gibāla kundze, apstādamās pie pirmās kases, pašā burzmā. Kāda skaista izdoma šīs violītes! Viņa runāja par dāmu paradīzes jauno prēmiju, ar kuru Murē bija izraisījis īstu sensāciju laikrakstos. Par balto violīšu pušķiem, kas lielos vairumos bija sapirkti Nicā. Tos izsniedza katrai pircē neatkarīgi no iepirkuma daudzuma. Blakus visām kasēm stāvēja kalpotāji livrejās un izdalīja šīs prēmijas inspektoru uzraudzībā. Un pamazām publika greznojās ziediem. Šķita, tas ir kāzu gājiens. No visām sievietēm dvesa violīšu smarža. Jā, nočukstēja Deforža kundze, un skaudība bija manāma viņas balsī. Izdoma laba. Mirklī, kad viņa jau gribēja doties tālāk, Deforža kundze pēkšņi izdzirda, ka divi pārdevēji uzjautrinās par violītēm. Garais kalsnais brīnījās. Tātad šefam ar bērnu nodaļas vadītāju būs gan kāzas, bet otrs mazs un drukns atbildēja, lai nu gan tas vēl neesot nolemts, ziedi tomēr jau sapirkti. Ko? Iesaucās Debova kundze. Vai tad Murē kungs precēsies? Jā, tas ir pēdējais jaunums, Anriete atbildēja, censdamās tēlot vienaldzību. Citādi jau tas nemaz arī nevarēja beigties. Grāfienē uzmeta ātru skatienu savai jaunajai draudzenei. Tagad abām kļuva skaidrs, kāpēc Deforža kundze bija ieradusies dāmu paradīzē, kaut gan visādi mēģināja tai kaitēt. Skaidrs, ka viņai bija nepārvarama vēlēšanās redzēt visu savām acīm, lai arī par to nāktos maksāt ar ciešanām. Es palikšu pie jums, teica viņai Gibāla kundze kvēlā ziņkārē. Mēs satiksimies ar Debova kundzi lasītavā. Jauki, piekrita grāfiene, man vēl jāuzkāpj otrā stāvā. Vai tu nāksi, Blanša? Viņa sāka kāpt augšu par meitu, bet inspektors Žūs, lai nemodinātu viņas aizdomas, kāp augšu pa citām kāpnēm. Deforža kundze un Gibāla kundze drīz vien iejuka blīvajā pūlī, kas pārpludināja apakšējo stāvu. Visās nodaļās tirgošanās drūzmā runāja tikai par šefa romānu. Dēka, kas jau vairākus mēnešus nodarbināja visus pārdevējus, kuri jūsmoja par Denīzes stingro pretestību, ātri tuvojās noslēgumam. Vakar bija nācis zināms, ka neievērojot Murē lūkšanos, meitene atstās paradīzi, minot par ieganstu pārpūlēšanos darbā. Domas dalījās, vai viņa aizies vai neaizies. Daudzi pārdevēji saderēja uz 100 sū, ka tas notiks nākošā svētdienā. Daži gudrinieki lika uz kārtas savas brokastis, apgalvodami, ka viss beigsies ar kāzām.
Citi ticēja, ka Denīze aizies, bet baidījās tomēr riskēt ar naudu, iekams viņiem nebija stingra pamata to darīt. Jā gan, varonei piemita burvestība kā nepieejamai sievietei, ko centās iegūt, toties Murē pievilkšanās spēks bija nauda. Kā laimīgs atraitnis viņš apzinās savu vērtību un galu galā varēja saskaisties par šādu prasību. Bet kā vieni, tā otri atzina, ka jaunā pārdevēja to visu vadījusi ar piedzīvojušas intrigantes veiklību, un tagad riskē, liekot Murē izvēlēties, vai nu to apprecēt, vai piekrist viņas aiziešanai. Īstenībā Denīze nemaz nedomāja par to. Viņai nebija nekādu prasību nec aprēķina. Meitene bija nolēmusi aiziet tieši šo spriedelējumu dēļ par viņas uzvešanos, jo tas viss izraisīja Denīzē nemitīgu izbrīnu. Vai tad viņa to gribēja? Vai tad tiešām viņa sevi bija parādījusi kā viltīgu godkāru koķeti? Meitene šeit bija atnākusi, lai mierīgi strādātu savu darbu, un pati jutās pārsteigta, ka bija spējusi modināt tik lielu mīlu pret sevi. Un kādēļ gan tagad viņas lēmumu aiziet visi uzskata par viltu striku? Un tas ir pavisam vienkārši. Bezgalīgo veikala tenku, tāpat arī Murē neatlaidības nomākta, nogurusi no cīņas, ko nācās vest ar savas pašas sirdi, Denīze mocījās nepanesamās ciešanās, bīdamās vājuma brīdī padoties Murē un vēlāk visu mūžu to nožēlot. Viņa atrada par labāku aiziet. Ja šī lēmumā arī izpaudās gudra taktika, Denīze pati to nenojauta. Izmisumā meitene sev jautāja, ko darīt, lai viņu neuzskatītu par meiču, kas grib sev noķert līgavaini. Doma par laulību Denīzi tagad uztrauca, un viņa cieši apņēmās teikt nē, negrozāmu ne arī tad, ja Murē pieņemtu šādu neprātīgu lēmumu. Viņa cietīs viena pati. Nepieciešamība šķirties no Murē to bezgala sāpināja, bet meitene drosmīgi sevi pārliecināja, ka tā tam jābūt, ka viņai nebūs vairs nekāda prieka, ne arī miera, ja darīs citādi. Kad Denīze iesniedza Murē lūgumu par atbrīvošanu no darba, viņš to paņēma klusēdams, salds, censdamies ne ar ko neizrādīt savu satraukumu. Tad sausi pateica, ka dod tai nedēļu laika apdomāties un cer, ka viņa tomēr neizdarīs šādu muļķību. Kad pēc nedēļas Denīze atkal skāra šo jautājumu un teica, ka noteikti apņēmusies aiziet pēc lielās izpārdošanas, viņš šoreiz nedusmojās, bet centās Denīzi vest pie prāta. Tā palaižot garām savu laimi, tā nekur vairs neieņemšot šādu stāvokli, kāds tai esot pie viņa. Denīzei varbūt esot izredzes uz citu vietu, tādā gadījumā viņš esot gatavs tai dot visas tās priekšrocības, kādas tā saņem citur. Bet, kad meitene atbildēja, ka viņa vēl nav sameklējusi jaunu vietu un vispirms domā pāris mēnešus atpūsties Valonjā par saviem ietaupījumiem, Murē atbildēja, ka tādā gadījumā, ja tikai veselības traucējums par iemeslu viņas aiziešanai no darba, kas tad viņai liec atgriezties paradīzē, kad būs atpūtusies? Šīs iztaujas nomocīta Denīze klusēja. Tad Murē iedomājās, ka viņa tur brauc pie mīļākā, varbūt pat pie vīra. Viņa taču kādreiz vakarā bija atzinusies, ka mīl kādu. No tā mirkļa tam visu laiku atmiņā bija šī atzīšanās, ko viņa bija teikusi mulsuma brīdī. Kā nazis šie vārdi iedūrās tam sirdī. Ja šis cilvēks grib Denīzi precēt, tad viņa pamet visu, lai sekotu tam. Ar to arī izskaidrojama viņas stūrgalvība. Visam bija beigas, un ledainā balsī Murē piebilda. Ja nu viņa var reiz nevēloties tam teikt savas aiziešanas īsto iemeslu, tas viņu vairs neaizturēšot. Šī sausā, lietišķā saruna bez jebkāda dusmu uzliesmojuma daudz stiprāk satrieca Denīzi nekā vētrainās scēnas, no kādām viņa bija tik ļoti baidījusies. Visu nedēļu, ko Denīzei vēl atlika pavadīt dāmu paradīzē, Murē izskatījās ļoti bāls un drūms. Iedams pa nodeļām, viņš tēloja, ka to nemaz neredz. Nekad vēl viņš nebija licies tik koncentrēts un darbā nogrimis. Derības atjaunojās, bet vienīgi drosmīgie riskēja tagad ar savām brokastīm, apgalvodami, ka laulības notiks. Zem šī viņam tik neparastā saltuma Murē slēpa tomēr sevī mocošu svārstīgu noskaņu un dvēseles sāpes. Niknuma lēkmes izraisīja viņam asiņu pieplūdumu galvā. Murē nevaldīja pār sevi.
Viņš gribēja satvert Denīzi skavās un neizlaist to vairs, apslāpējot tās kliedzienus. Tad viņš mēģināja spriest ar saprātu, pārdomāja, kā aizturēt meiteni, bet ik reiz izjuta savu nespēku. Ar niknumu apjēgdams, ka viņam nevar palīdzēt ne viņa nauda, ne vara. Tomēr šo neprātīgo domu jūklī viena doma piespieda pamazām sevi atzīt, lai gan sacēla viņā iekšēju protestu. Pēc Heduēnas kundzes nāves Murē bija zvērējis, ka vairs neprecēsies. Par savu pirmo veiksmi viņam bija jāpateicas vienai sievietei. Turpmāk viņš gribēja tikt uz priekšu ar visu sieviešu palīdzību. Viņam tāpat kā Burdonklam bija sava māņticība. Viņš bija pārliecināts, ka liela universāla veikala vadītājs nedrīkst apprecēties, ja grib paturēt savu sievišķīgo pievilcību daudzo pircēju acīs un kā agrāk izraisīt tajās iegribu viesuli. Ja viņš uzņēmumā ievedīs sievieti, tad mainīsies visa atmosfēra. Sieviete ienesīs savu īpatnējo garu un aizdzīs visas citas. Murē mēģināja spītēt dzīves nepielūdzamai loģikai un nolēma drīzāk mirt nekā padoties. Reizēm Denīze viņa izraisīja vētrainu sašutumu. Murē juta, ka meitene ir atriebības personificējums un baidījās, ka tūlīt pēc apprecēšanās viņš par spīti saviem miljoniem padosies tai kā salmiņš, kā uzvarēts, salauzts no mūžīgi sievišķīgā, kas piemita Denīzei. Bet pamazām Murē atkal padevās vājumam un sāka apcerēt nākotnes izredzes, no kurām iepriekš bija dusmās novērsies. No kā tad viņam īsti jābaidās? Denīze ir tik jautra un saprātīga, viņš var uzticēties tai bez kādām bailēm. Un gandrīz 20 reižu stundā šī cīņa plosīja Murē nogurušo dvēseli. Pašlepnums urdīja viņa brūci, un prāts sāka mulst, iedomājoties, ka varbūt būdams arī mierā ar visu, viņš tomēr var atkal izdzirdēt nē, ja Denīze mīl kādu citu. Lielās izpārdošanas dienas rītā Murē vēl nebija neko izlēmis, bet nākamajā dienā Denīzei vajadzēja aiziet. Kad Burdonkls kā parasti 2:30 iegāja Murē kabinetā, viņš redzēja, ka tas sēž ar elkoņiem atspiedies uz rakstām galda. Acis dūrēm aizsedzis, tik ļoti nogrimis savās domās, ka Burdonklam vajadzēja pieskarties viņa plecam. Murē pacēla galvu, un Burdonkls ieraudzīja, ka pār direktora seju plūst asaras. Viņi saskatījās un pēkšņi sniedza viens otram roku. Tas bija 2 cilvēku rokas spiediens, kas kopā bija izcīnījuši nevienu tirzniecisku cīņu. Jau kopš mēneša Burdonkla izturēšanās bija krasi mainījusies. Viņš zemojās Denīzes priekšā un pamazām sāka pat muldināt šefu salauzties. Protams, Burdonkls pieturējās pie šādas taktikas, bīdamies, ka viņu nenoslauka spēks, kura nenoliedzamo varu viņš tagad atzina. Šai Burdonkla pārmaiņai bija arī vēl citi slepeni iemesli. Viņā bija pamodušies senie godkārie nolūki, bikla tomēr ar vien pieaugoša cerība pašam aprīt Murē, kura priekšā viņš jau tik ilgi bija liecis muguru. Tas pilnīgi atbilda šī uzņēmuma garam, kā arī notika eksistences cīņas dēļ, kuras nepārtrauktie upuri tikai sakurināja tirdzniecības rosmi. Burdonklu rāva sev līdz gigantiskās mašīnas zobratu apgriezieni. Viņu bija sagrābusi vispārēja iedzīvošanās kāre, neremdināma alkatība, kura uz visām sabiedrības pakāpēm trends stipros iznīcināt vājos. Un tikai kādas svētas bailes, otra veiksmes dievināšana lika viņam līdz šim neizlaist savus nagus. Bet šefs, kā likās, bija kritis bērna prātā, jo domāja par muļķīgām precībām, bija gatavs pašrocīgi iznīcināt savu veiksmi, zaudēt savu pievilcību pircēju acīs. Kāpēc tad atrunāt šefu no šī soļa, ja tas dos viņam, Burdonklam, iespēju ar laiku bez pūlēm pievākt šī pazudušā cilvēka mantojumu, ja tas metas sievietes skavās? Un Burdonkls saviļņot spieda Murē roku, kā tas mēdz būt šķiršanās brīdī, un ar veca drauga neviltotu līdzjutību atkārtoja. Nu, parādiet taču drosmi, valns ar ārā, apreciet viņu un miers. Bet Murē sakaunējās par savu mirkļa vājumu. Nē, tas ir par daudz muļķīgi, viņš atbildēja pieceldamies. Iesim paskatīties, kas notiek veikalā. Darbs sokas, vai ne?
Es domāju, ka dieniņa būs jauka. Viņi izgāja no kabineta un sāka pēcpusdienas apgaitu pa nodaļām, kas bija bāstin piebāstas ar pircējām. Burdonkls greizu skatienu pavērās Murēs sejā, šis negaidītais enerģijas uzliesmojums viņā radīja nemieru. Viņš uzmanīgi vēroja Murē lūpas, censdamies saskatīt ap tām sīkākas ciešanu grumbiņas. Tirgošanās patiešām bija iedegusies un turpinājās peklas tempā. Visa celtne drebēja kā milzu kuģis, kas dodas uz priekšu pilnās burās. Denīzes nodaļā, slāpdamas karstajā gaisā, drūzmējās mātes, kas bija atvedušas līdz zēnu un meiteņu barus. Bērnus apkrāva kleitiņām un uzvalciņiem, kurus tiem pielaikoja. Nodaļa bija izstādījusi visus savus veļas krājumus, un šeit, tāpat kā visur, valdīja īsta baltu audumu orģija. Veļas būtu pieticis, lai apģērbtu vai veselu baru pliku amoru. Turpat blakus pacēlās kalni baltu tūka mētelīšu, pikē, nansuka un kašmira kleitiņu, matrožu un pat baltu zoāva uzvalciņu. Vidū, kā dekorācija, lai gan sezona vēl nebija iestājusies, saistīja skatienus iesvētīšanās tērpi. Balta muslīna kleita, šķidrauts un balta atlasa kurpītes. Tā bija krāšņa puķu dārza glezna, uzplaukušo ziedu kopa, milzīgs pušķis, nevainības un neliekuļoti sirsnīgas jūsmas simbols. Burdelē kundze nosēdināja pēc augumiem rindā visus 3 savus mazuļus – Madlēnu, Edmonu, Lisjēnu, un pašlaik stingri norāja jaunāko, kas visiem spēkiem pretojās, neļaudams Denīzei uzģērbtam vilnas muslīna jaciņu. Pasēdi taču kaut vienu mirkli mierā. Vai jums neliekas jaukuns, ka viņam tā mazliet par šauru? Un ar pieredzes bagātas sievietes skatienu, ko nevar pievilt, Burdelē kundze novērtēja audumu, apgrieza vīles apkārt un apskatīja modeli. Nē, tieši laikā, viņa izlēma. Nav viegls uzdevums apģērbt visus šos ķiparus, bet tagad man vajadzīgs mētelis šai te lielajai meičai. Sakarā ar lielo pircēju pieplūdumu Denīzei nācās arī pašai tās apkalpot. Viņa meklēja vajadzīgo mētelīti un pēkšņi pārsteigti iesaucās. Kā? Kur tad tu gadījies? Kas noticis? Viņas priekšā stāvēja Žants ar vīstokli rokās. Pirms nedēļas brālis bija apprecējies, un sestdien viņa sieva, maza auguma, melnīksnēja, ar skaistu, bet slimīga izskata seiņu, bija pavadījusi dažas stundas dāmu paradīzē, izdarot dažādus iepirkumus. Jaunlaulātie dzīrās braukt kopā ar Denīzi uz Valoniju. Tas būs īss kāzu ceļojums, vesels mēnesis atpūtas dzimtajā pusē, ar kuru saistās tik daudz atmiņu. Iedomājies tikai, Tereiza aizmirsusi daudz ko vēl nopirkt. Kaut kas jāapmaina un vēl kaut kas jāpērk. Bet tā kā viņai ļoti aizņemta, tad atsūtīja mani ar šo vīstokli. Es tev tūlīt paskaidrošu. Bet māsa to pārtrauca, ieraudzījusi Pepē. Kā? Pepē arī šeit? Un skola? Taisnību sakot, Žants atbildēja, vakar kā pie svētdienas man pēcpusdienā nebija tik daudz apņēmības aizvest viņu atpakaļ uz skolu. Viņš tur aizies šovakar. Nabadzīņš ļoti noskumis, ka viņam jāsēž ieslodzītam Parīzē, kamēr mēs tur ārā dzīvosim jautri. Lai gan Denīze cieta, viņa tomēr uzsmaidīja tiem. Meitene norīkoja savā vietā pie Burdelē kundzes kādu pārdevēju, bet pati atgriezās pie viņiem kādā kaktā, kas tieši tajā brīdī atbrīvojās. Mazuļi, kā viņa tos vēl ar viens sauca, bija izauguši par veselīgiem puišiem. 12 gadus vecais Pepē bija Denīzi pāraudzis un plecos daudz platāks par māsu. Viņš bija skolnieka formas uzvalkā, tāpat kā agrāk kluss, tiekdamies pēc glāstiem. Pepē šķita lēnas dabas zēns. Plecīgais Žants bija veselu galvu garāks par māsu. Viņš vēl nebija zaudējis jaunības meitenīgo skaistumu. Jaunekļa gaišie mati daļi plivinājās un piešķīra viņam mākslinieka izskatu. Bet Denīze bija arvien vēl tāda pati trausla, neresnāka par cīrulīti, kā viņa pati mēdza teikt. Viņa rūpējās par brāļiem. Viņa bija saglabājusi mirušās mātes autoritāti pie tiem un apgājās ar tiem kā ar bērniem, par kuriem patstāvīgi jābūt nomodā. Viņa aizpogāja Žanam svārkus, lai tas neatstātu nevīžīgu iespaidu.
tad atkal pārbaudīja, vai Pepe ir paņēmis tīru mutautiņu. Ieraudzījusi, ka tam acīs asaras, viņa to mīļi norāja. Esi nu prātīgs puisīt, nevar taču pārtraukt mācības. Es tevi vedīšu tur brīvlaikā. Nu, vai tu ko negribētu? Varbūt iedot tev dažus sū? Tad Denīze griezās pie vecākā. Un tu arī, draudziņ, jauc viņam galvu, un viņš iedomājas, ka mēs braucam turp jautri padzīvot. Esiet taču prātīgāki. Viņa bija uzdāvinājusi vecākajam brālim pusi no saviem ietaupījumiem 4000 franku, lai tas varētu iekārtot savu saimniecību. Jaunākā brāļa uzturēšanās skolā arī izmaksāja dārgi, un visa viņas nopelnītā alga, tāpat kā agrāk, aizgāja rūpējoties par tiem. Brāļi bija vienīgais meitenes dzīves un darba mērķis, jo viņa no jauna bija sev devusi solījumu nekad neiziet pie vīra. Lieta lūk šāda, ierunājās Žans. Šinī vīstoklī ir tabakas krāsas mētelis, kuru Terēze... Te viņš aprāvās, un Denīze apgriezusies, lai paskatītos, kas to nobiedējis, ieraudzīja Murē, kas stāvēja aiz viņiem. Brīdi viņš to vēroja jaunas mātes lomā, nodarbinātu ar šiem abiem brašajiem puišiem. Kā viņa to izrāja, tad atkal noskūpsta, pagriežot tos kā zīdaiņus, kam maina autiņus. Burdunkls stāvēja sāņus tēlodams, ka nogrimis tirznieciskos vērojumos, bet īstenībā nenovērstams acu no šīs scēnas. Tad šie ir jūsu brāļi? Jautāja Murē pēc īsa klusuma brīža. Viņš runāja tai pašā ledainajā balsī, bargā izskatā, kādu tas bija pieņēmis pēdējā laikā. Denīze centās būt nesatricināmi mierīga. Smaids nocisa no meitenes lūpām, un viņa atbildēja. Jā, cienītais kungs, es izprecināju vecāko, un sieva to atsūtījusi pie manis pēc iepirkumiem. Murē vēl arvien skatījās uz māsu ar brāļiem un beidzot sacīja. Jaunākais ir ļoti izaudzis. Atceros, es viņu redzēju reiz kādā vakarā, kopā ar jums Tiljeriju parkā. Te viņa balss, kas kļuva aizvien gausāka, viegli ietrīcējās. Bet Denīze dziļi saviļņota noliecās, iztaisnot Pepe jostu. Abi jaunekļi bija piesārtuši un laipni uzsmaidīja māsas šefam. Viņi ir līdzīgi jums, Murē piebilda. Ak, viņi ir daudz skaistāki par mani, iesaucās Denīze. Šķita, ka brīdi Murē salīdzina to sejas. Viņš sāka zaudēt pašsavaldīšanos. Kā šī meitene to smīl? Viņš pagāja dažus soļus uz priekšu, tad atgriezās un iečukstēja tai ausī. Ienāciet pie manis kabinetā pēc izpārdošanas. Man ar jums vēl jārunā, iekams jūs aiziet. Šoreiz Murē devās tālāk, turpinādams apgaitu. Cīņa uzliesmoja viņā atkal ar jaunu spēku. Viņam jau bija dusmas uz sevi, ka nolicis Denīzei šo tikšanos. Kādas jūtas gan viņu bija saviļņojušas, kad viņš ieraudzīja Denīzi ar brāļiem. Tas taču ir tīrais neprāts, lūk, viņš vairs nevalda pār sevi. Nu nekas, gan viņš tiks vaļā no tās, pateikdams pāris atvadu vārdus. Pienākušais burdunkls likās tagad daudz mierīgāks, tomēr vēl tāpat slepus vēroja Murē sejas izteiksmi. Pa to laiku Denīze bija atgriezusies pie Burdelē kundzes. Vai jums ir piemērots šis mētelītis? Jā, ļoti labs. Šodien man pietiek. Te jau pilnīgi var izputēt ar šiem mazajiem. Atbrīvojusies Denīze uzklausīja Žana paskaidrojumus un pavadīja to pa nodaļām, kur tas viens pats droši vien būtu apmaldījies. Viņa iesāka ar tabakas krāsas mēteli, kuru Terēze pārdomājusi, gribēja mainīt pret baltu, tāda paša izmēra un piegriezuma mēteli. Un meitene, paņēmusi no Žanas saini, devās ar abiem brāļiem uz gatavu apģērbu nodaļu. Šī nodaļa bija izstādījusi vismaigāko nokrāsu apģērbus, vasaras jaciņas un mantiļas no viegla zīda un vilnas fantāzijas audumiem. Galvenā tirgošanās nenotika šeit, un pircēju šai nodaļā bija samērā nedaudz. Gandrīz visi pārdevēji bija pieņemti no jauna. Klāra bija nozudusi jau pirms mēneša. Pēc vienu izteicieniem to aizvedis kāds pircējas vīrs. Citi atkal apgalvoja, ka tā noslīdējusi līdz ielas staigulei. Kas attiecas uz Margaritu, tad viņa gatavojās atgriezties Grenablē, kur to gaidīja brālēns un maza veikaliņa īpašnieces gods. No vecā personāla bija palikusi tikai Orēlijas kundze, tāpat kā agrāk, iežņaugusies zīda tērpā kā bruņās, nekustīgu imperatora seju.
kas bija saglabājusi savu īpatnējo antīkā marmora dzeltenumu. Viņa ļoti cieta sava paklīdušā dēla dēļ un labprāt būtu aprakusies lauku dzīves klusumā, ja šis dīgdienis nebūtu nodarījis lielus zaudējumus ģimenes ietaupījumiem. Nepiepildāmā, alkatīgā rībā viņš draudēja iznīcināt pa gabalam visu Rigolas īpašumu. Tā bija it kā atmaksa par novārta atstāto ģimenes pavardu. Kamēr māte atjaunoja savas izklaidēšanās sieviešu kārtas pārdevēju sabiedrībā, bet tēvs pūta mežragu, burdonkls noskatījās uz Orēlijas kundzi ar nepatiku, brīnīdamies, ka viņai nav tik daudz smalkjūtības, lai iesniegtu lūgumu par atbrīvošanu no darba. Par daudz veca viņa jau palikusi darbam tirzniecībā. Nebija vairs tālu tā diena, kad atskanēs kapu zvans un aizzvanīs mūžībā visu Lommu dinastiju. Ak, tā esat jūs! Viņa vērsās pie Denīzes ar pārspīlētu laipnību. Jūs gribat apmainīt mēteli? Tulīt, ak, tad tie tur ir jūsu brāļi? Jā, viņi jau ir pilnīgi pieauguši jaunekļi. Lai gan Orēlijas kundze bija uzpūtīga, viņa labprāt būtu nometusies ceļos Denīzes priekšā, lai tikai varētu tai pakalpot. Gatavo apģērbu nodaļā, tāpat kā visās citās nodaļās, par to vien runāja, ka Denīze aiziet, un nodaļas vadītāja bija ļoti sarūktināta tādēļ, jo cerēja uz savas kādreizējās pakļautās darbinieces aizbildniecību. Stāsta, jūs atstāšot mūs? Viņa teica klusinātā balsī. Vai patiesi? Vai tas maz iespējams? Tā nu tas ir, atbildēja jaunā meitene. Margarita ausījās. No tā laika, kopš bija nolikta viņas kāzu diena, Margaritas neizteiksmīgajā, rūgušpienam līdzīgā bālā seja bija pieņēmusi vēl īgnāku izteiksmi. Pienākusi klāt, viņa teica: tas ir ļoti pareizi darīts. Vispirms vajag cienīt pašai sevi, vai ne tā? Atļaujiet, mīļā, atvadīties no jums. Pircējas aizvien vēl nāca, un Orēlijas kundze sausi palūdza Margaritu sekot pārdošanai. Kad Denīze paņēma mēteli, lai to pati apmainītu, vadītāja to nepieļāva un pasauca kādu palīdzi. Palīdze bija jaunievedums, ko Denīze bija ierosinājusi sarunā ar Murē. Jaunievedums bija arī tas, ka tagad iepirkumus nēsāja nevis pārdevējas, bet speciālas kalpotājas, kas atviegloja pārdevēju darbu. Ejiet jaukundzē līdz, teica Orēlijas kundze, iedodama tai mēteli, un pagriezdamas pret Denīzi piebilda: es jūs lūdzu, pārdomājiet vēl. Mēs visi esam ļoti noskumuši, ka jūs aiziet. Žans un Pepē, kas smaidīdami gaidīja māsu šai sieviešu drūzmā, sekoja atkal viņai. Tagad bija jāiet Līgavas pūra nodaļā, lai nopirktu vēl klāt pusduci kreklu pie tiem, ko Terēze bija iegādājusies sestdien. Bet veļas nodaļā, kur no visiem plauktiem spoži baltā izstāde šķita kā sniegs, cilvēki slāpa karstumā, un virzīties uz priekšu bija bezgala grūti. Korsetu nodaļā mazs starpgadījums bija sapulcinājis veselu pūli. Buterela kundze, kas šoreiz bija ieradusies no dienvidiem vīra un meitas pavadībā, no paša rīta jau rikšoja pa galerijām, iepērkot pūru savai meitai, kuru tā izdeva pie vīra. Par visu viņa prasīja padomu vīram, un laulāto apspriedes bija bezgalīgas. Un lūk, šī ģimene bija ieradusies veļas nodaļā. Kad meita nogrima biksīšu uz sīkā pētīšanā, māte klusi aizslīdēja, gribēdama sev nopirkt korseti. Pamanījis sievas nozušanu, Buterela kungs, drukns sangviniķis, pameta meitu un izbijies metās meklēt sievu. Beidzot viņš to atrada pielēkošanas istabā, pie kuras durvīm viņu laipni palūdza apsēsties un uzgaidīt. Šeit bija iekārtotas šauras kabīnītes, cita no citas atdalītas ar blāviem stikliem. Veikala vadība, uzstādīdama pārspīlētas pieklājības prasības, bija aizliegusi šeit ienākt vīriešiem, pat vīriem. Pārdevējas skrēja te iekšā, te ārā no kabīnēm, ātri aizcērtot durtiņas, ik brīdi dodamas iespēju iztēlot sev dāmu siluetus kreklā un apakšsvārkos, ar kailām rokām un kaklu, kas tuklajām dāmām vizēja dzidri balts, bet kalsnajām atgādināja iedzeltenu ziloņkaulu. Daži vīrieši garlaikotām sejām sēdēja uz krēsliem gaidīdami. Kad Buterels izprata lietas būtību, viņš noskaitās ne pa jokam un sāka kliegt, ka gribot redzēt savu sievu un zināt, ko ar to tur darot. Viņš nepavisam neatļaušot tai izģērbties svešu klātbūtnē. Pārdevējas veltīgi pūlējas vīru nomierināt. Viņam likās, ka aiz durvīm notiek kaut kas nepieklājīgs. Buterela kundzei gribot negribot bija jāatstāj kabīne,
bet publikā apsprieda notikušo un smējās. Beidzot Denīze ar brāļiem varēja atkal tikt uz priekšu. Visa sievietes veļa, viss, ko parasti slēp skatieniem, bija šeit izstādīts garajā telpu anfilādē, sadalītā pa dažādām nodaļām. Korsetes un turnīras aizņēma veselu zāli. Tur bija vienkāršās korsetes, korsetes ar slaidu viduci, korsetes bruņu veidā un sevišķi daudz balta zīda korsetes, sakārtotas pēc krāsas niansēm un izveidotas kā vēdeklis. Tieši tanī dienā bija sarīkota speciāla korsetu izstāde. Vesela armija manekenu bez galvām un kājām stāvēja cits aiz cita kā ierindā. Zem zīda auduma iezīmējās tors un plakanas lelles krūtis, modinot slimīgu saltkaisli. Turpat netālu uz stienīšiem karājās turnīras no astriem un neīstām mežģīnēm, bet šos šķērskoku galos nokarājās milzīgi, elastīgi sievietes gurni, kas profilā pieņēma nepiedienīgi kariķētus apveidus. Tālāk sākās dāmu mājas tērpu izstāde, kas aizņēma vairākas plašas zāles, šķita vesels bars daļu meiteņu izģērbās šeit, ejot no vienas nodaļas uz otru, kamēr tās vairs nesedza nekas cits kā vienīgi viņu ķermeņu maigā atlasam līdzīga āda. Šeit atradās smalka veļa, baltas aprocītes, kaklautiņi, žabo un apkaklītes, neizsakāmi daudz visvisādu nieciņu. Kā baltas putas tie izspurdza no kartona kārbām, uzšļāca augšup, izveidojot sniegainas kalnu galotnes. Tur bija jaciņas, krūšturi, rīta kleitas, naktsjakas, audekla mansuka, mežģīņu garas, ērtas un vieglas, kas uzbūras sapņus par laiskuma pilnu staipīšanos no rīta gultā, pamostoties pēc mīlai ziedotas nakts. Tad parādījās apakšveļa, kā lavīnas gruva šīs lietiņas cita pār citu, visu izmēru apakšsvārki, ceļgalus cieši aptveroši apakšbruncīši, svārciņi ar šlepi, kas velkas pa zemi, viļņojoša svārciņu jūra, kurā varēja noslēgt. Perkala, audekla un pikē biksītes, platas baltas biksītes, kas uzģērbtas vīriešu gurniem karātos kā uz putnu biedēkļa. Beidzot naktskrekli, ko aizpogā līdz pašam kaklam, dienas krekli, kas atsedza kailās krūtis, krekli, ko saturēja šauras plecu lentītes, krekli no vienkārša kalikona, īrijas audekla, batista krekliņš, pēdējais baltais aizklājs, kas noslīd no krūtīm gar gurniem. Līgavas pūra nodaļa rīkoja izstādi. Kautrība bija atstāta novārtā, šeit sievieti grozīja uz visām pusēm un skatīja bez tērpa. Ne tikai pilsonisko aprindu sievieti vienkāršā audekla veļā, bet arī bagāto dāmu, kas iegrimusi mežģīnēs. Šis publikas apskatai atvērtais alkovs ar savu apslēpto krāšņumu, ar plisējumiem, apšuvumiem un mežģīnēm kļuva par jutekliskas izvirtības skati, kad dārgajām iegribām vairs nav nekādu robežu. Tad sievietes sāka atkal apģērbties, un veļas baltais ūdenskritums no jauna atgriezās pie noslēpumainās svārku čaukstoņas, pie krekla, vēl stīva no šuvējas pirkstiem, pie vēsajām biksītēm, kas saglabājušas kārbā iegulētās krokas. Visām šīm lietiņām no perkala un batista nedzīvām iztakaisītām paletēm, izmētātām vai saliktām kaudzēs, bija lemts kļūt dzīvām no dzīvas miesas, smaržīgām un siltām, mīlas aromāta piesātinātām. Tā bija baltā, nakts cauraustā dūmaka, kas tikko paceļoties augšup un atsedzot rožaina ceļa spīdumu baltajā fonā, laupa vīriešiem prātu. Tad sekoja vēl viena zāle, zīdaiņu pūriņu nodaļa, kur sievietes pavedinošais baltums pāriet bērna nevainīgā baltumā. Šeit staroja šķīstība un prieks, ko pārdzīvo mīļotā, kurā mostas māte. Pūkaina pariķa autiņi, flaneļa aubītes, krekliņi, smailas cepurītes kā rotaļlietiņas, krustāmās kleitiņas, kašmira kažociņi, kā baltas dūnas cālītim, kas tikko izšķīlies no olas, kā maigs baltu pūku lietutiņš. Paskaties, kādi krekliņi ar krociņām, ieteicās Žans, kas sajūsmā raudzījās šai nekautrīgi atklātajā lupatu skatē. Ieraudzījusi Denīzi pūriņu nodaļā, Polīna tūlīt pieskrēja pie viņas. Nepavaicājusi pat, kas tai vajadzīgs, viņa sākas čukstēt, satraukta no veikalā klīstošajām valodām. Viņas nodaļā divas pārdevējas bija pat saķīvējušās, viena apgalvoja, ka Denīze aizies, otra teica, ka ne. Jūs taču paliksiet.
Es savu galvu liku ķīlā, jo kas tad notiks ar mani? Uzzinājusi, ka Denīze rīt aizbrauc, Polīna turpināja. Nē, jūs gan tā domājat, bet es zinu, ka tas nenotiks. Tiešām tagad, kad man ir bērniņš, jūs katrā ziņā ņemiet mani par palīdzi. Božē, uz to ir licis lielas cerības, mīļā. Polīna smaidīja, un viņas sejas izteiksme bija negrozāmi pārliecinoša. Tad viņa iedeva Žanam 6 kreklus, bet tā kā viņš paskaidroja, ka viņam vēl jānopērk kabatas lakatiņi, viņa pasauca izsūtāmo, lai tas aiznes kreklus un mēteli, ko bija atsūtījusi izsūtāmā no gatavo drēbju nodaļas. Meitene, kas atnāca uz viņu saucienu, izrādījās de Fontenaija jaukundze, kas nesen bija izgājusi pie Žozefa par sievu. Aiz tīras labvēlības viņai deva izsūtāmās vietu. Tagad viņa staigāja garā, melnā blūzē ar dzelteniem vilnas diegiem izšūtu numuru uz kreisā pleca. Pavadiet, jaukundzi, teica Polīna. Tad apgriezusies, viņa atkal piebilda klusā balsī. Nu kā, esmu jūsu palīdze, nolemts. Denīze smiedamās to apsolīja, lai savukārt pajokotu. Viņa aizgāja, kāpdama leju par Pepē un Žanu izsūtāmās pavadībā. Apakšējā stāvā viņi iegāja vilnas audumu nodaļā, pašā galerijas galā, kuras sienas viscaur bija pārvilktas ar baltu moltonu un baltu flaneli. Lienārs, ko tā tēvs veltīgi sauc atpakaļ uz Anžēru, tērzēja ar skaisto Miņo, kas tagad bija kļuvis mākleris un kam bija tik daudz nekaunības ierasties dāmu paradīzē. Viņi, kā redzams, mēļoja par Denīzi, jo tai parādoties uzreiz apklusa un ļoti laipni ar to sasveicinājās. Kad Denīze gāja caur nodaļām, satrauktie darbinieki noskatījās meitenei pakaļ un sveicināja viņu neziņā, kas gan to sagaida nākošā dienā. Viņai visapkārt sačukstējās. Dažiem šķita, ka viņai ir triumfējošs skatiens, un derības atjaunojās atkal aizrautībā, un Denīzes dēļ jau riskēja ar aržantējas vīnu un cepeti. Viņa iegāja Baltveļas galerijā un devās uz kabatas lakatiņu nodaļu, kas atradās pašā galā. Viņas acu priekšā ņirbēja baltie kokvilnas audumi. Madepolami, flanelis, pikē, kalikons, linu audumi, mansuks, muslīns, tarlatāns. Tālāk audekli, kas pacēlās kā milzīgi stabi salikti no atsevišķiem gabaliem, līdzīgi gludi noslīpētiem akmens kubiem. Dažāda platuma, biezie un plāni audekli, balti vai nebaltināti audekli, tīru linu audekli, kas balināti uz lauka. Tālāk, tāpat kā agrāk, sekoja dažādas veļas nodaļas. Mājasaimniecības veļa, galda veļa, virtuves veļa, nepārtraukts veļas ūdenskritums, palagi, spilvenu pārvalki, neskaitāmi servietu, galdautu, priekššautu un trauku dvieļu paraugi. Visu pārdevēji godīgi palocījās un deva Denīzei ceļu. Arī Božē bija aizsteidzies uz audeklu nodaļu, lai apsveiktu viņu ar smaidu, kā visa uzņēmuma labo feju. Beidzot pājot garām segām, caur baltiem karogiem greznoto zāli, Denīze nonāca kabatas lakatiņu nodaļā, kur ar prasmi darinātā dekorācija sajūsmināja publiku. Šeit pacēlās baltas kolonnas, baltas piramīdas, baltas pilis, sarežģītas celtnes, pagatavotas vienīgi no kabatas lakatiņiem, no linu batista, kambrēs batista, īrijas audekla, Ķīnas zīda lakatiņiem, kas greznoti monogrammām, izšūtis spodru dūrieniem, apšūti mežģīnēm, ar ažūra malām un ieaustām viņetēm. Tā bija vesela pilsēta celta no dažādiem baltiem ķieģelīšiem, kā mirāža, kas iznirusi austrumu debesu baltkvēlajā fonā. Tu saki, jums vēl vajadzīgs ducis? Jautāja Denīze. Šolē lakatiņi vai ne tā? Jā, tā liekas. Tādi kā, lūk šis te, Žans atbildēja, rādīdams uz lakatiņu sainīti. Žans un Pepē neatgāja ne soli no Denīzes, spiezdamies tai tuvāk, kā tanī dienā, kad tie pirmo reizi ieraudzīja Parīzi, pārguruši no brauciena šurp. Šis milzīgais veikals, kur māsa jutās kā mājās, iedvesa tiem bailes, un viņi centās būt savas mazās māmiņas patvērumā, instinktīvi atcerēdamies bērnību. Visi noraudzījās tiem pakaļ, un visi smaidīja, redzot divus pieaugušus jaunekļus, kas sekoja pa pēdām šai sīkajai nopietnējai meitenei. Žans gan jau ar bārdu šķita apjucis, bet Pepē samulsis savā skolnieka tērpā. Visi trīs bija gaišmataini, un visās nodaļās, kuras tie šķērsoja,
Šīs gaišmatainās galvas izraisīja čukstus pie visām letēm, no vienas zāles gala līdz otram. Tie ir viņas brāļi! Tie ir viņas brāļi! Kamēr Denīze meklēja pārdevēju, iznāca sastapšanās. Galerijā parādījās Murē ar burtonklu. Un, kad pirmais atkal apstājās meitenes priekšā, neteikdams ne vārda, garām pagāja Deforža un Gibāla kundze. Anriete ar pūlēm savaldīja trīsas, kas tai pārskrēja pār visu ķermeni. Viņa uzskatīja Murē, tad Denīzi. Arī viņi paskatījās uz Deforža kundzi, kas bija mēms atrisinājums, ar kādu parasti noslēdzās smagas siržu drāmas. Paviršu skatienu apmaiņa pūlī. Murē jau attālinājās, bet Denīze ar brāļiem iejuka nodaļas dziļumā, meklēdama brīvu pārdevēju. Pēkšņi Anriete pavērās uz izsūtāmo, kas pavadīja Denīzi un pazina viņā de Fontenaija jaukundzi. Formas blūzē ar dzelteno numuru uz pleca raupju pelēcīgu kalpotājas seju. Deforža kundze atviegloja sirdi, aizkaitinātā balsī uzrunājot Gibāla kundzi. Paskatieties, cik tālu viņš novedis šo nelaimīgo. Vai tas nav pazemojums, marķīze, bet viņš to piespiež kā sunīti skriet pakaļ visādiem no ielas uzlasītiem radījumiem. Viņa centās savaldīties un piebilda vienaldzīgu seju. Iesim Zīdu nodaļā, paskatīsimies, kas tur viņiem ir par izstādi. Zīda audumu nodaļa šķita kā liela, mīlas naktī uzposta telpa. Visa drapēta baltiem audumiem, it kā izpildot iemīlējušās dāmas kaprīzi, kas nodomājusi sacensties savā sniegbaltajā kailumā ar istabas baltumu. Tur bija redzamas visas dievinātās miesas pienbaltās nianses, sākot ar gurnu samtu un beidzot ar gūžu plāno zīdu un krūšu vizmojošo atlasu. Starp kolonnām bija izvilkti plati samta gabali, uz kuru iedzeltenā fona, atgādinot metāla un porcelāna baltumu, izcēlās zīda un atlasa drapējumi. Tālāk arku veidā krita lejup pudesuā un sicīliešu zīda audumi, ar lieliem rakstiem, fulārs un vieglie sirās zīdi lāsmoja visās sievietes ādas nokrāsās, no gaišmutes Norvēģijas meitenes tīrā baltuma līdz caurspīdīgajam sarkanmatainas itālietes vai spānietes svelmainās saulē sakarsušās ādas brūnganam baltumam. Pa to laiku Favjē mērīja baltu fulārzīdu skaistai dāmai, kā pārdevēji bija iesaukuši eleganto gaišsmati, patstāvīgo šīs nodaļas klienti. Jau vairākus gadus viņa nāca veikalā, bet vēl joprojām neviens par to nekā tuvāk nezināja. Ne viņas dzīvesveidu, ne adresi, ne pat vārdu. Un neviens arī necentās to uzzināt, lai gan ikreiz tai parādoties atskanēja dažādi minējumi, vienkārši, lai mazliet pamēļotu. Viņu atrada te vājāku, te atkal pilnīgāku, te viņa bija labi izgulējusies, te laikam vakar bija gājusi vēlu gulēt. Izdomātie viņas nezināmie dzīves sīkumi, svarīgie ārējie notikumi un ģimenes iekšējās drāmas bija bezgalīgu pārunu viela. Šodien viņa likās ļoti jautra. Favjē, atgriezies no kases, kur tas viņu bija pavadījis, dalījās savos novērojumos arī tēnu. Laikam viņa otrais precējusies. Vai tad viņa ir atraitne? Itēns jautāja. Nezinu, tikai atceries, kā viņa reiz atnāca sēru tērpā. Bet varbūt viņa vienkārši vinnējusi biržā lielāku summu. Valdīja klusums. Tad Favjē secināja. Bet tā jau ir viņas darīšana. Nevar taču būt draudzīgas attiecības ar visām sievietēm, kas šeit nāk. Itēns bija domīgs. Vakar vakarā tam bija uznākusi strauja izskaidrošanās ar direkciju, un viņš juta, ka viņa liktenis jau izlemts. Pēc lielās izpārdošanas viņu noteikti atlaidīs. Jau sen viņa stāvoklis bija kļuvis nedrošs. Pēdējā inventarizācijā tam pārmeta, ka viņš nav sasniedzis gaidīto apgrozījumu. Bez tam rība vienam pret otru lēnām auga un tagad savukārt grauza viņu. Darba mašīnas rūkoņā jau sen bija iedegusies cīņa par Itēnu. Tas bija Favjē slepenais darbs. Varēja jau sadzirdēt pagaidām vēl neredzamo žokļu skaļos šņakstus. Favjē jau bija apsolīta nodaļas vadītāja vieta. Itēns ļoti labi saprata pašreizējo stāvokli un, kaut gan vajadzēja pārmācīt ar pļauku savu veco draugu, viņš tomēr skatījās uz to kā uz augošu spēku. Tāds augstasinīgs zellis no izskata, tik paklausīgs,
Bet kāda loma viņam bija Robino un Butmona atlaišanā? Tas pārsteidza Itēnu, un pie šī pārsteiguma piejaucās cieņa. Jā, starp citu jūs zināt, viņa paliek. Visi šodien ievērojuši, ka šefs ar viņu koķeti saskatījās. Es sadaru uz pudeli šampanieša. Favjē runāja par Denīzi. Tenku plūsma no vienas letes uz otru kļuva arvien lielāka, nemitīgi augošajā, blīvajā pircēju straumē. Sevišķi satraukta bija Zīda nodaļa. Tur notika vislielākās derības. Piķis un zēvele, iesaucās Itēns, it kā atmodies no miega. Nu, muļķis es gan biju, ka negulēju ar... Tas tik būtu šiks tagad. Tad viņš nosarka par atzīšanos. Redzēdams Favjē smejamies, viņš arī sāka piespiesti smieties un, lai izlīdzinātu savas frāzes iespaidu, piebilda, ka tieši šis radījums viņu ir nogrūdis tik zemu priekšniecības acīs. Viņam vajadzēja uz kādu izgāzt dusmas, un viņš uzbruka pārdevējiem, kas izklīda, rodoties pircēju pieplūdumam. Bet pēkšņi Itēna sejā atplauka atkal parastais smaids, jo viņš pamanīja Deforža kundzi un Gibāla kundzi, kas lēnām gāja caur viņu nodaļu. Cienītā kundze, vai jūs šodien nekā nevēlaties? Nē, pateicos, atbildēja Anriete. Jūs redzat, es tikai pastaigājos. Man iegribējās paskatīties, kas te pie jums notiek. Kad viņa apstājās, Itēns sāka runāt klusinātā balsī. Pēkšņi viņa galvā dzina asnus jauns plāns. Viņš sāka glaimot Deforža kundzei un nopēla paradīzi. Viņam esot diezgan. Viņš labāk aizejot nekā paliekot šeit strādāt tādās jukās. Anriete ar patiku klausījās. Iedomādamās, kā izvilina to no dāmu paradīzes, Deforža kundze piesolīja viņam iestāties pie Butmona par Zīdu nodaļas vadītāju, kad veikals 4 gadalaiki būs par jaunu iekārtots. Līgums bija noslēgts. Abi čukstēja apspriesdami sīkumus, bet Gibāla kundze pa to laiku apskatīja izstādītos audumus. Atļaujiet jums pasniegt violīšu pušķīti, skaļi teica Itēns, norādīdams uz 3 vai 4 galdā guļošiem pušķīšiem. Prēmijām, kuras tas bija paņēmis kasē, lai pašrocīgi pasniegtu dāmām. Ak, nē, to gan nē, iesaucās Anriete, atliekdama kā zelta. Es negribu būt dalībniece šais kāzu dzīreis. Viņi saprata viens otru. Pārmījuši nozīmīgus skatienus, viņi smaidot šķīrās. Meklēdama Gibāla kundzi, Anriete negaidot ieraudzīja blakus sev Martī kundzi. Pēdējā jau krietnas 2 stundas skraidīja pa veikalu ar savu meitu Valentīnu baigas izšķērdības lēkmes varā. Pēc kādas Martī kundze vienmēr jutās apmulsusi un pārgurusi. Viņa apsteigāja mēbeļu nodaļu, kas bija pārvērtusies milzīgā jaunas meitenes buduārā ar tur izstādītām balti lakotām mēbelēm. Tad lentu un lakatiņu nodaļu, kur pacēlās baltas kolonnas ar baltu, starp tām izvilktu telti, apskatīja sīkpreču un pozamentu nodaļu, kur baltās bārkstis vijās ap mākslinieciskām celtnēm no kartītēm ar pogām un adatu paciņām un, beidzot, trikotāžas nodaļu, kur pūlis aizturētu elpu raudzījās gigantiskā dekorācijā. Greznos vārdos dāmu paradīze, kas bija izveidoti no 3 metri augstiem burtiem, kurus sastādīja no baltām īsajām zeķītēm un sarkano zeķīšu fona. Bet Marti kundzi sevišķi pievilka jaunās nodaļas. Vajadzēja tikai atvērties kādai jaunai nodaļai, kad Martī kundze nekavējoties steidzās to pagodināt ar savu klātbūtni. Viņa strauji devās turp un pirka visu, kas pagadījās. Nu pat viņa bija vairāk nekā stundu pavadījusi modes preču nodaļā, kas atradās jaunajā salonā 2. stāvā. Viņa lika iztukšot skapjus, noņemt cepures no palisandras statīviem, kas atradās uz 2 galdiem, un bezgala ilgi pielaikoja sev un meitai baltas cepures, baltas kapuces un baltas cepurītes šaurām malām. Kad viņa nokāpā nodaļā, ko šodien tikai atvēra un kas atradās apakšējā stāvā galerijas dziļumā, tieši blakus kaklautu nodaļai, tur viņa apgrieza otrādi visas vitrīnas, jo viņu bija pārņēmusi slimīga iekāre. Redzot visas šīs baltās atlasa tupelītes ar gulbju dūnu apšuvi, kurpītes un baltus atlasa zābaciņus ar augstiem papēdīšiem, Ludviģa 15. stilā. Ak, mana mīļā, viņa šļupstēja, jūs nevarat iedomāties, kāda šeit sevišķa kapuča izvēle. Es paņēmu vienu sev, otru meitai.
Ak, kādi viņiem ir apavi, vai ne, Valentīna? Apbrīnojami, uztvēra meitene pieredzējušas sievietes balsī. Tur ir augstie zābaciņi par 25 frankiem 50. Ak, kādi zābaciņi! Viņām visu laiku sekoja pārdevējs, vilkdams krēslu, kas jau bija apkrauts ar iepirkumu kaudzi. Kā jūtas Martī kungs? Jautāja Deforža kundze. Liekas, nevisai slikti, atbildēja Martī kundze, pēkšņi pārsteigta par šo negaidīto jautājumu brīdī, kad viņa kvēloja izšķērdības drudzī. Viņš vēl ir turpat. Tēvocis viņu laikam šorīt apmeklēja. Pēkšņi viņa iesaucās visdziļākā izrautībā. Paskatieties tikai, kāds košums! Pavirzoties dažus soļus, dāmas iegāja jaunatvērtajā puķu un spalvu nodaļā, kas atradās centrālajā galerijā, starp zīdaudumu un cimdu nodaļām. Spožajā gaismā zem stikla jumta šī nodaļa šķita kā gigantiska puķu dobe, kā milzīgs baltu ziedu klēpis ozola kuplumā. Apakšā to ietvēra sīku ziediņu pušķīši, vijolītes, maipuķītes, hiacintes, mārpuķītes, visā maigi baltā nokrāsās. Puķītes ar kādām apstāda dobes apmali, tad ziedu pušķi kāpa augšup, baltas rozes, maigās miesas krāsas niansēs, lielas baltas peonijas, tikko jaušami iesārtušas un krāšņas, baltas krizantēmas ar putekšņa lapiņām, kā zelta zvaigznītēm. Ziedi cēlās arvien augstāk un augstāk, tur bija slaidās noslēpumainās lilijas, ziedošu ābeļu zari, smaržojošu ceriņu klēpji, bet pāri visam šo ziedkopu laukumam, kas pacēlās otrā stāva augstumā, trīsēja baltu strausa spalvu pušķi, kā visu šo balto ziedu liegā elpa. Veselu telpas stūri aizņēma apelsīnu koka ziedu vainegi un dažādas rotas. Tur bija metāla ziedi, sudrabaini daži, sudraba vārpas. Lapotnē un ziedu vainagos starp visu šo muslīnu, zīdu un samtu, kur līmes pilieni šķita rasas lāses, spurdza antiļu salu putniņi, nolemti dāmu cepuru izdaiļošanai, purpura krāsas kardināli, ar melnām astēm un paradīzes putni, kuru krūtiņas laistījās visas varavīksnes krāsās. Es nopirkšu ābeļu ziedu zariņu, turpināja Martī kundze. Tas taču ir burvīgs, vai ne? Un šis putniņš, paskaties, Valentīna, to nu gan es arī paņemšu. Gibāla kundze jau bija apnicis stāvēt pūlī, kas kustējās bez apstājas. Viņa uzbilda Martī kundzi. Jūs, kā redzams, vēl iepirksieties šeit, bet mēs iesim augšā. Nē, pagaidiet mani, sauca Martī kundze. Es arī iešu augšā. Tur ir parfimērijas nodaļa. Man nepieciešams iegriezties parfimērijas nodaļā. Šī vakar tikai atvērtā nodaļa atradās blakus lasītavai. Lai izvairītos no drūzmēšanās uz kāpnēm, Deforža kundze ierosināja uzbraukt augšā ar liftu, bet no tā gan vajadzēja atteikties, jo liftam blakus jau stāvēja gara rinda. Beidzot dāmas atradās pie atvērtās bufetes, kur drūzmēšanās bija tik liela, ka viens no inspektoriem atrada par nepieciešamu mazliet ierobežot pircēju ēstgribu. Viņš ielaida bufetes telpā šos izsalkušos klientus tikai mazās grupās. Jau no bufetes dāmas sajūta parfimērijas nodaļas tūmu, pēc it kā neredzama noslēpta aromātiska spilventiņa stiprās smaržas, ar kuru bija piesātināta visa galerija. Šeit pircējas sacentās savā starpā, lai dabūtu ziepes paradīze, firmas lepnumu. Vitrīnās uz letēm un plauktiņos uz kristāla plāksnītēm rindojās dažādas pomādes un ziedes, smiņķa un pūdera kārbiņas, tualetes ūdeņu un esenču flakoni. Atsevišķā skapītī bija redzamas matu sukas, šķērītes un kabatās nēsājami smaržu flakoniņi. Atjautīgie pārdevēji pielietoja izstādes dekorācijai baltās porcelāna kārbiņas un balta stikla flakonus, bet sevišķi visus sajūsmināja sudraba fontāns, dekorācija telpas centrā, kurš attēloja ganīti, kas stāvēja uz nopļautu ziedu kūļiem, no kuriem nepārtraukti strūkloja violīšu smaržūdens un, melodiski urdzēdams, ietecēja atpakaļ metāla basēnā. Gaisu piesātināja brīnišķīgs aromāts, un dāmas, ejot gar fontānu, paslapināja tanīs savus kabatas lakatiņus. Nu, lūk, teica Martī kundze, ka tā bija apkrāvusies ar tualetes ūdeni, zobu pulveri un visādiem kosmētiskiem piederumiem. Nu, ir viss izdarīts.
Esmu jūsu rīcībā. Iesim tagad pie Bova kundzes. Lielajā centrālajā kāpņu laukumiņā Martī kundzes uzmanību saistīja Japānas izstrādājumi. Šī nodaļa bija stipri palielinājusies no tās dienas, kopš Murē riskēja iekārtot šeit nelielu galdiņu ar dažādiem jau nobružātiem greznuma nieciņiem. Tiem bija tādi panākumi, kādus necerēja pats Murē. Daudz nebija tādu nodaļu, kas sāka savu darbu ar tādu pieticību. Tagad tur bija pārpilnībā senlaiku bronzas, ziloņkaula un lakoti priekšmeti. Nodaļas apgrozība gadā sasniedza 1,5 miljona franku. Viņa ceļotāji izstaigāja visus tālos austrumus, izvandot šī veikala labā pilis un svētnīcas. Nodaļu skaits dāmu paradīzē turpināja augt, un decembrī tika atvērtas vēl 2 jaunas nodaļas, paredzot klusumu tirzniecībā ziemas sezonā – grāmatu nodaļa un bērnu rotaļlietu nodaļa, kam arī vēl vajadzēja augt nākotnē un ar laiku noslaucīt visu apkārtējo sīko tirzniecību. Japāņu izstrādājumu nodaļa 4 gadu pastāvēšanas laikā bija paspējusi savaldzināt visas Parīzes mākslinieku aprindas. Šoreiz Deforža kundze, kaut gan ne bez dusmām uz sevi, jo viņa tikko bija zvērējusi neko nepirkt, nespēja turēties kārdinājumam pretīm un nopirka vissmalkākā izstrādājuma ziloņkaula lietiņu. Aiznesiet to blakus kasē, viņa ātri pateica. 90 franku, vai ne? Redzot, kā Martī kundze ar meitu nogrimušas stikla porcelāna aplūkošanā, Anriete, vesdama savu līdz Gibāla kundzi, garām ejot iebilda. Jūs atradīsiet mūs lasītavā. Man tiešām gribas mazliet pasēdēt. Bet lasītavā dāmas nedabūja sēdēt. Visi krēsli ap lielo, laikrakstiem piekrauto galvu izrādījās aizņemti. Vīrieši resnīši lasīja, nevērīgi izlaidušies, vēderus izgāzuši, un viņiem pat prātā nenācais pieklājības dot dāmām vietu. Dažas sievietes rakstīja, degunus iebāzušas papīrām, it kā aizsegdamas vēstuli ar savu cepuru puķēm. Grāfiene de Bova tomēr šeit nebija, un Anriete jau sāka zaudēt pacietību, kad pēkšņi ieraudzīja Valaņjosku, kas arī meklēja savu sievu un tās māti. Viņš palocījās un teica, viņas droši vien ir mežģīņu nodaļā, viņas no turienes ārā neizdabūt. Es iešu paskatīties. Viņš pakāpeniski sameklēja dāmām 2 krēslus un aizgāja. Mežģīņu nodaļā drūzma auga ar katru mirkli. Grandiozā balto preču izstāde šeit atradās tiešām sava uzdevuma augstumos ar žilbinoši baltajām, dārgajām vissmalkākā izstrādājuma mežģīnēm. Tas bija visbīstamākais kārdinājums. Strauji uzliesmoja iekāre, visas sievietes zaudēja saprātu. Nodaļa bija pārvērtusies baltā kapellā. Tils un gipirs krita no augšas, veidodams baltas debesis, vieglu mākoņu plīvuru, kas ar savu smalko pinumu balināja rīta saules spožumu. Ap kolonnām slīdēja lejp Mehelnas un Valansienas mežģīņu viļņi, līdzīgi balerīnas svārciņiem, balti, trīsā pieskārušies zemē. Uz visām letēm no visām pusēm mirdzēja sniegainā baltumā spāniešu zīda mežģīnes, vieglas kā vēsmiņa, Briseles aplikācijas ar lieliem ziediem uz smalkā izstrādājumu fona, rokām darinātas mežģīnes un venēciešu mežģīnes ar smagnējāku rakstu, Alansonas un Briges mežģīnes mirdzēdamas karaliskā bagātībā un dievišķā krāšņumā. Šķita, ka te atrodas baltais upura altārs sievietes tērpa dievībai. De Bova kundze, kura jau ilgi staigā kopā ar meitu gar letēm un izjuta neremdināmu juteklisku tieksmi iegrembedēt rokas šajos smalkajos pinumos, beidzot izlēma palūgt Delušu parādīt viņai Alansonas mežģīnes. Tas nolika viņai priekšā vispirms imitāciju, bet viņa gribēja paskatīties īstās Alansona mežģīnes un neapmierinādamās ar mazākiem atgriezumiem par 300 frankiem metrā prasīja parādīt lielus gabalus par 1000 frankiem vai lakatiņus un vēdekļus par 700 līdz 800 frankiem. Drīz vien uz letes atradās vesela bagātība. Kādā šīs nodaļas kaktā inspektors Žūs, vienaldzīgus izteiksmi stāvēdams drūzmas vidū, nenolaida acis no De Bova kundzes. Kaut gan šķita, ka viņa vienkārši pastaigājas pa veikalu. Bet vai jums ir atlocāmās apkaklītes no smalkām mežģīnēm, roku darba izstrādājumā?
jautāja grāfiene Delošam. Parādiet lūdzu tās. Pārdevējs, kuru viņa aizturēja jau krietnas 20 minūtes, neuzdrošinājās neko iebilst. Tik majestātiska bija šīs dāmas stāja, augums un balss kā valdniecei. Viņš tomēr vilcinājās izpildīt viņas vēlēšanos, jo pārdevējiem bija piekodināts neapkraut letes ar dārgām mežģīnēm. Bet pagājušo nedēļu viņam jau bija nozagti 10 metri Mehelnas mežģīņu. Tomēr pircēja to mulsināja. Viņš paklausīja un mirkli aizgriezās no Alansonas mežģīņu kalna, lai paņemtu no plaukta aiz muguras prasītās apaklītes. Paskaties, māmiņ, teica Blanša, kas rakās turpat viņai blakus pa mazu, šauru Valencienas lēto mežģīnīšu kārbu. Vai varbūt nepaņemt šitās mums priekš spilveniem? Debova kundze neatbildēja. Tad meita, pagriezusi savu tuklo seju pret māti, ieraudzīja, ka tā, ierakusi abas rokas mežģīņu kaudzē, centās paslēpt savā manto piedruknē dažus Alasonas mežģīņu volānus. Meita šķita nebija izbrīnījusies, bet ar instinktīvu kustību pievirzījās mātei tuvāk, lai to aizsektu. Bet šī mirklī starp viņām izauga žūs. Viņš pieliecās un pieklājīgi iečukstēja grāfienei ausī. Cienītā kundze, esiet tik laipna, sekojiet man. Vispirms viņa mēģināja pretoties. Kādēļ gan, cienītais kungs? Esiet tik laipna, sekojiet man, inspektors atkārtoja, balsi nepaaugstinādams. Grāfiene ātri apskatījās visapkārt, viņa seja pauda neprāta pilnu satraukumu. Tad viņa padevās un, atkal atguvusi savu lepno stāju, viņa gāja tam līdz kā karaliene, kurai lapa ticis pieņemt kāda adjutanta pakalpojumus. Neviena no pircējām apkārtējā drūzmā pat nepamanīja šo starpgadījumu. Delošs, atgriezies pie letes ar apkaklītēm rokās, redzēdams, ka dāmu aizved, ieplēta muti izbrīnā. Vai tas var būt? Un tā arī? Tāda lepna dāma. Tad jau jāņem viņas visas no vietas un jāpārmeklē. Blanša atstāja brīvībā, un viņa nāves bālumā iztālēm sekoja mātei spiezdamās caur pūli. Viņa nesaprata, ko darīt. Pienākums pavēlēja māti neatstāt, bet viņa baidījās, ka to arī neaiztur. Viņa redzēja, ka māte ieiet burdonkla kabinetā, un Blanša stāka staigāt gar durvīm šurpu turp. Burdonkls, kuru Murē tikko bija atlaidis, atradās pašlaik savā kabinetā. Parasti viņš patstāvīgi izkārtoja šādas lietas viens, gadījumos, kad zakšanā pieķerta labāko aprindu persona. Žūs, izsekojis grāfieni, jau sen bija izteicis burdonklam savas aizdomas. Tādēļ arī burdonkls nemaz nebrīnījās, kad inspektors tam pāris vārdos paskaidroja notikušo. Tomēr viņam bija nācies būt par liecinieku tik daudziem neparastiem gadījumiem, ka viņš uzskatīja, ka sieviete ir spējīga uz visu, ja to sagrāb neprāta kaisla uz lupatām. Viņš zināja, ka šī dāma, kas nu pat zagusi, ir šefa paziņa. Tādēļ viņš griezās pie tās ar izmeklēti pieklājīgiem vārdiem. Cienītā kundze, mēs vienmēr esam gatavi saprast vājuma brīžus, bet lūdzu, padomājiet, kurp jūs var novest šāda bezprāta aizrautība. Kas gan notiktu, ja kāds cits būtu redzējis, ka jūs paslēpjat mežģīnes? Bet viņa sašutusi to pārtrauca. Kā? Viņa zagle? Par ko viņš tur runā? Viņa ir grāfiene Debova, viņas vīrs ir galvenais inspektors valsts zirgu audzētavās un uzņemts galmā. Zinu, cienītā kundze, mierīgi atbildēja burdonklis. Man ir tas gods jūs pazīt. Vispirms esiet tik laipna un atdodiet mežģīnes, kas atrodas pie jums. Te viņa atkal sāka kliegt, neļaujot tam izteikt ne vārda. Viņa bija skaista savā niknumā un pat sāka raudāt kā labākās sabiedrības dāma, kurai dara pārestību. Ik katrs cits burdonkla vietā būtu sācis šaubīties, bīdamies pārpratuma, jo grāfiene draudēja griezties pie tiesas ar sūdzību par viņas apvainošanu. Sargieties, cienītais kungs, mans vīrs ies līdz ministram. Nu, es redzu, ka jums nemaz nav vairāk saprāta par citām, iesaucās burdonklis, kura pacietība bija galā. Ja jau tā, tad jūs tūlīt pārmeklēs. Debova kundze arī tagad nesamulsa un atbildēja ar augstprātīgu pašapziņu. Labi, pārmeklējiet mani, bet es jūs brīdinu, jūs riskējat ar savu firmu. Žūs aizgāja pēc 2 korsetu nodaļas pārdevējām.
Atgriezies, viņš ziņoja burdonklam, ka šīs dāmas meita, kas to visu laiku pavadījusi un pašreiz atstāta vēl brīva, stāv pie durvīm. Viņš jautāja, vai to arī neaizturēt, lai gan viņš neesot novērojis, ka viņa būtu ko ņēmusi. Burdonkls nekad neaizmirstams pieklājību, izlēma, ka aiz morāliem apsvērumiem nebūtu vēlams meitu ievest šeit, lai mātei nebūtu jānosargs meitas priekšā. Vīrieši iegāja blakus telpā un pa to laiku pārdevējas pārmeklēja grāfieni, un pat lika tai noģērbt kleitu, lai apskatītu krūtis un gurnus. Bez piedruknēs noslēptajiem Alasonas mežģīņu volāniem 12 metriem par 1000 frankiem metrā grāfienē uz krūtīm atrada jaunu kabatas lakatiņu, vēdekli un kaklautiņu, saburzītus un vēl siltus pavisam par 14 000 franku. Debova kundze baigās nepārvaramās kaisles sagrābta šādā veidā bija zagusi jau veselu gadu. Šīs lēkmes kļuva stiprākas, arvien nopietnākas, līdz tās kļuva par viņas būtnei nepieciešamu saltkaislu baudu, kas aptumšoja saprāta atzinumus. Šī bauda kļuva jo pilnīgāka, riskējot visu acu priekšā ar savu godu un vīra augsto sabiedrisko stāvokli. Un pat tagad, kad vīrs tai atļāva iztukšot sava galda atvilknes, viņa turpināja zakt. Kaut gan kabatas tai bija pilnas ar naudu. Viņa zaga, lai zaktu, gluži tāpat kā mīl, lai mīlētu. Viņu kūdīja nevaldāma iekāre. Viņa bija gara slimības varā. Tā izauga viņas neremdināmās alkas pēc greznības, ko tai iedvesa lielo veikalu neatvairāmie rupji pavadinošie kārdinājumi. Tās ir lamatas, viņa iekliedzās, kad žūs un burdoklis atgriezās. Šīs mežģīnes man kāds iebāzis. Ak, Dieva priekša apzvērjums! Viņa raudāja niknuma asaras, nokritusi uz krēsla, aizelsusies, nekārtīgi aizpogātā kleitā. Burdonklis atlaida pārdevējas un mierīgā balsī griezās pie grāfienes. Aiz cieņas pret jūsu ģimeni, godātā kundze, mēs šo bēdīgo lietu noklusētu. Bet pirms jums jāparaksta šāda satura dokuments. Es nozagu mežģīnes dāmu paradīzē, uzskaitiet tās un pierakstiet datumu. To dokumentu es jums atdošu. Tiklīdz jūs man atnesīsiet 2000 franku nabagiem. Grāfiene pielēca kājās un jauna sašutuma lēkmē iebrēcās. Nekad to nerakstīšu, es drīzāk nomiršu. Jūs neaizmirstiet, cienītā kundze, tikai es jūs brīdinu, ka es sūtīšu pēc policijas komisāra. Tad norisinājās neglīts skats. Grāfiene apbēra burdonklu lamu vārdiem un dusmās aizrīdamās kliedza, ka tas ir necilvēcīgi vīriešiem tā mocīts sievietes. Viņas junonas skaistums, viņas slaidais, majestātiskais augums, viss zuda, pārvērtās niknā tirgus sievā. Tad viņa mēģināja tos iežēlināt, lūdzās viņu mātes vārdā, teica, ka esot gatava viņu priekšā rāpot uz ceļiem. Bet, kad viņi palika augstu un nesatricināmi aiz paraduma, viņa negaidīti piesēdās pie galda un drebošu roku sāka rakstīt. Spalva čirkstēja, vārdi es nozagu rakstīti niknumā un stipri uzspiežot spalvaskātu. Tikko nepārplēsa plāno papīru, bet viņa pati atkārtoja nevarīgā balsī. Lūdzu, kungs, es padodos varmācībai. Burdonklis paņēma papīru, rūpīgi to salocīja un tūlīt noglabāja atvilknē teikdams. Jūs redzat, te ir vesela kolekcija. Dāmas, kas mums apgalvo, ka viņas drīzāk nomirs nekā rakstīs šādu dokumentu. Pa lielākai daļai aizmirst paņemt atpakaļ šīs mīlas vēstulītes. Katrā gadījumā es to uzglabāšu jūsu rīcībai. Izlemiet tad pati, vai tas ir vērts 2000 franku. Kamēr Debova kundze sakārtoja savu kleitu, viņai atgriezās agrākā augstprātība, kad viņa šādi bija samaksājusi. Vai varu iet? Viņa jautāja aprautā balsī. Bet burdonklis bija jau nodarbināts ar citu. Uz žūva ziņojuma pamata viņš nolēma atlaist Delošu. Šis pārdevējs bija par daudz stulbs, patstāvīgi pieļaudams sevi apzakt, un nekad viņš negūs autoritāti pie pircējām. Debova kundze atkārtoja jautājumu, un viņi to atlaida ar vienkāršu galvas mājienu. Grāfiene uzmeta tiem iznīcinošu skatienu. Atturot lamu vārdu straumi, viņai izlauzās melodrāmisks kliedziens pār lūpām. Nelieši! Viņa izgrūda ar troksni aizcirzdama durvis. Pa to laiku Blanča nebija ne soli atgājusi no kabineta durvīm. Nezinādama,
kas tur iekšā notiek, un redzēdama, ka žuvs iznāk no kabineta un atgriežas ar 2 pārdevējām, viņa bija ārkārtīgi satraukta. Acu priekšā jau rādījās žandarmi, zvērināto tiesa, cietums. Pēkšņi Blanša apmulsa. Viņas priekšā stāvēja Valanjosks, viņas vīrs kopš mēneša, un tā nebija vēl pieradusi, ka vīrs to uzrunā ar tu. Kur tava māte? Vai jūs pazaudējāt viena otru? Nu atbildi taču, kas ar tevi noticis? Viņa nespēja izdomāt kaut cik ticamus melus un izmisumā čukstēja. Māmiņa nozaga. Ko? Nozaga? Beidzot viņš saprata. Viņu nobiedēja sievas tuklā seja, bāla kā maska un bailēs sašķobīta. Nu, mežģīnis, lūk tā es piedruknis, viņa čukstot turpināja. Un tu to redzēji? Tu biji tur klāt? Viņš murmināja sastindzis no domām, ka sieva bijusi zādzības līdzzinātāja. Viņi bija spiesti apklust, jo nu publika jau sāka plūst atpakaļ. Mirkli Valanjosks stāvēja nekustīgs. Ko tagad darīt? Viņš jau gribēja iet burdonkla kabinetā, kad pēkšņi ieraudzīja ejam pa galeriju Murē. Valanjosks lika sievai gaidīt viņu un, satvēris savu veco draugu pie rokas, aizraudamies no satraukuma, viņš aprautos vārdos izstāstīja tam lietas būtību. Murē viņu steidzīgi ieveda savā kabinetā un nomierināja attiecībā uz iespējamām sekām. Viņš apgalvoja, ka Valanjoskam nav tur ko iejaukties, un pastāstīja, kā šī dēka droši vien noslēgsies. Pats Murē šķita nemaz nebija satraukts no zādzības un it kā sen to jau bija paredzējis. Bet Valanjosks, kaut gan to vairs nebiedēja tūlītais arests, nespēja tik vienaldzīgi uzņemt šo gadījumu. Viņš atgāzās dziļajā krēslā un, atkal atguvis prātošanas spējas, sāka žēloties par savu likteni. Vai tad tas ir iespējams? Viņš iegājis Zagļu ģimenē. Muļķīgas laulības, kuras viņš noslēdzis uz ātru roku aiz simpātijas pret sievas tēvu. Ļoti pārsteigts no šī bērnišķīgā izvirduma, Murē vēroja, kā draugs raud, un atcerējās viņa agrākos pesimistiskos spriedelējumus. Tik daudz reižu jau viņam bija jānoklausās Valanjoskā par dzīves galīgo bezvērtību, kurā uzjautrina tikai ļaunums. Un gribēdams draugu izklaidēt, Murē, draudzīgi jokodams, ieteica tam turēties pie savas slavētās vienaldzības. Bet Valanjosks pēkšņi iekaisa dusmās. Viņa nesenās teorijas bija jau sakompromitētas pašacīs, bet buržuāzistiskā audzināšana iedvesa morālu sašutumu pret sievas māti. Tiklīdz par viņu nāca pārbaudījums, visparastākās dzīves kļūmes, par kurām viņš agrāk bija augstprātīgi pazobojies, tā šis lielais skeptiķis zaudēja drosmi un galīgi apjuka. Tas ir šausmīgi, viņa dzimtas gods aptraipīts dubļiem. Šķita, visai pasaulē bija jāsaprūk. Paklausies, nomierinies, teica Murē, kam bija drauga ļoti žēl. Es nedomāju tev iegalvot, ka pasaulē viss ir blēņas un nieki, jo tas tev pašlaik nevar palīdzēt. Bet man liekas, ka tev tagad vajadzētu iet un piesolīt savu roku Debova kundzei. Tas būs daudz labāk nekā sacelt skandālu. Kāda vēlna pēc? Tu taču pats sludināji vienaldzību un nicināšanu pret visu zemisko pasaulē. Jā, gan, tas viss ir pareizi, vaļsirdīgi iesaucās Valanjosks, taču tikai tanī gadījumā, ja tas attiecas uz citiem. Viņš piecēlās, izlēmis sekot vecā skolas biedra padomām. Viņi atgriezās galerijā tanī pašā mirklī, kad Debova kundze iznāca no burdonkla kabineta. Viņa cēli pieņēma znota roku, un Murē, godbīgi palocīdamies viņai, dzirdēja to sakām. Viņa atvainojās manā priekšā, kāds šausmīgs pārpratums. Blanša tiem pievienojās, iedama nopakaļ, un drīz vien visi lēnām pazuda pūlī. Pēc tam Murē vientuļš, domās nogrimis, sāk atkal klīst pa veikalu. Šis starpgadījums, kas viņu izrāva no mocošās svārstīšanās, tagad vēl vairāk sakairināja drudzi, mudinādams viņu pieņemt galīgu lēmumu. Murē smadzenes neskaidri analizēja notikumus. Šī nelaimīgā sieviete, kas zaga, bezprāts, kas bija pārņēmis iekaroto vilinātājam padevīgo pircēju pūli pie viņa kājām, viss tas neviļus izraisīja viņa gara acu priekšā Denīzes lepno tēlu, kas nesa atriebību. Un tagad viņš juta sevi zem uzvarētājas kājām. Murē apstājās uz centrālo kāpņu augšējā laukumiņa un ilgi raudzījās uz kolosālo veikala jomu,
zem kura drūzmējās viņa pakļautais sieviešu pūlis. Bija jau ap 6:00. Ārā diena pamazām dzisa, slēgtajās galerijās sāka tumstu un zālēs lēnām sabiezēja krēsla. Gaistošās dienas gaismā cita pēc citas iedegās elektriskās spuldzes. To blāvie baltie apaļie kupoli spīdēja kā gaiši mēneši tālo telpu dziļumā. Šī baltā, nekustīgā, spožā gaisma, ko izstaro bezkrāsaini spīdekļi, izkliedēja krēslu. Bet, kad iedegās visas spuldzes, pūlis saviļņojās jūsmas pilnos čukstos. Milzīgā, baltā izstāde šai jaunajā apgaismojumā guva pasakainu prieka pilnu mirdzumu. Šķita, visa šī grandiozā baltā orģija iekvēlojas, izplūsdama žilbinošos staros. Baltā krāsa gavilēja, un šī dziesma lidoja augšup, it kā savienodamās ar balto rīta ausmas blāzmu. Baltā gaisma strāvoja no audekliem Madepolama, kas bija izstādīti Monsigny galerijā, un atgādināja pirmo spožo svītriņu pie apvāršņa austrumos, kad debesīs tikko svīst gaismiņa. Ar Mišodjēras galeriju, sīkpreču un pozamenta nodaļā arī Parīzes sīklietiņu un lentu nodaļa meta atspulgus kā tālas nogāzes, zaigojot perlamutra pogu, apsudrabotās bronzas un pērļu baltumā. Bet centrālais joms dziedāja savu balto kaislīgo dziesmu skaļāk par visiem. Baltā muslīna mākoņa ap kolonnām, baltie flaneļa un pikē audumi, ar kuriem bija drapētas kāpnes, baltās segas, kas nokarājās līdzīgi karogiem, baltās mežģīnes un gipirs, kas plivinājās gaisā, uzbūra sapni par debesu skaistumu, it kā atvērtos starojošās ēdenes vārti, kur svinēja nezināmās karalienes kāzas. Zīda nodaļas telts pārvērtās milzu alkovā, un baltā spožumā lāsmoja balti aizskari, baltā gāze un baltais stils. Šķita, tas slēp pūļa skatieniem jaunlaulātās sniegbalto kailumu. Viss saplūda šai žilbinošajā mirdzā ar neskaitāmiem baltās krāsas torņiem, kurš zvaigžņu sijātais sudrabs bira balti vizmodams kā birs sniega pārslas. Murē arvien vēl skatījās uz sev pakļauto sieviešu pūli, kas drūzmējās šai liesmojošajā atblāzmā. Melnās ēnas krasi iezīmējās baltajā fonā. Pretim plūstošās pircēju straumes izvagoja pūli, šīs dienas izpārdošanas drudzis kā viesulis sabangoja ņirbošos galvu vilnīšus. Pircējas sāka jau izkleist, audumu kalni pieblīvēja letes, kasē skanēja zelts. Aplaupītas, kā pēc varas darba uzvarētas, pircējas gāja projām. Pēc apmierinātas baudkāres izjusdamas apslēptu kaunu par gūto gandarījumu savām tieksmēm kādā aizdomīgā viesnīcā. Tas bija Murē, kam viņas piederēja šādā veidā, kas viņas turēja savā varā, panākdams to ar nepārtrauktu preču plūsmu, lētām cenām, nopirkto priekšmetu apmaiņu, laipnību un reklāmu. Viņš bija iekarojis sev pat mātes. Viņš valdīja pār visām kā patvarīgs despots. Viņa iegribas ārdīja ģimenes. Viņš bija radījis jaunu reliģiju, baznīcas, kas pamazām kļuva tukšākas, un svārstīgo ticību nomainīja viņa izpārdošanas, dodamas saturu līdz šim dīkajām dvēselēm. Sieviete nāca Murē uzņēmumā savās brīvajās stundās, satraukuma un pārdzīvojuma stundās, kuras tā agrāk pavadīja kapelu pustumsā. Tā bija nepieciešamā izēja no kaislas skurbuma, no nebeidzamās cīņas starp savu elku un vīru. Šeit viņa atdevās miesas kultam debesu skaistuma pasaulē. Ja Murē aizvērtu savas durvis, tad ārpusē notiktu sacelšanās, izmisīgi vaimanātu fanātiķes, kurām atņem bikts krēslu un altāru. Jau 10 gadus viņš novēroja, kā greznošanās slāpes kļuva arvien lielākas, ka jebkurā dienas stundā sievietes staigāja šurp turpa milzīgo metāla celtni, dzelzs kāpnēm un gaisa tiltiņiem. Martī kundze ar meitu atradās veikala pašā augšā un klīda pa mēbeļu nodaļu. Burdelē kundze aizturēja viņas bērni, un viņa nevarēja atrauties no Parīzes sīklietiņu izstrādājumiem. Tad garām pagāja bariņš, Debova kundze pie Valaņoska rokas, Blančas pavadībā. Grāfieni apstājās katrā nodaļā,
un viņai bija tik daudz drosmes uzpūtīgi cēlā gaitā apskatīt audumus. Bet visā šo pircēju pūlī, šinī nieburu jūrā, kas trīsēja dzīvības spraigumā un alkās, greznots violīšu pušķiem, kā tautas svētku dienā par godu karalienes kāzām, Murē saskatīja tikai vienu vienīgo – Deforža kundzes nieburu. Viņa bija apstājusies ar Gibāla kundzi cimdu nodaļā. Lai gan viņu grauza greizsirdība un naids, viņa tomēr iepirkās un te nu Murē izjuta atkal, ka viņš ir valdnieks. Viņš redzēja visas šīs dāmas sev pie kājām elektrisko uguņu mirdzā. Tas bija padevīgs ganāmpulks, no kura viņš sev guva labklājību un mantu. Automātiskiem soļiem Murē staigāja caur galerijām. Tik dziļi iegrimis domās, ka nejuta apkārtējo drūzmu. Paceļot galvu, viņš ieraudzīja, ka atrodas jaunajā modes preču nodaļā, kuras logi izgāja uz 10. decembra ielu. Te viņš atkal apstājās un piespiedis pieri pie loga rūts skatījās uz ļaudīm, kas atstāja veikalu. Rietošās saules staros dzeltēja balto māju jumtu virsotnes skaistās dienas, dzidri zilās debesis lēnām bālēja, spirktas vēja pūsmas atsvaidzinātas. Iela grima jau krēslā, un dāmu paradīzes elektriskās spuldzes staroja kā zvaigznes, kas iedegas pie apvāršņa pēc saulrieta. Operas un biržas virzienā aizstiepās trīskārtīgā rindā nekustīgi stāvošas karietes, pār kurām klājās ēna. Paspīdēja tikai iejūgi lukturu atspulgos un pēkšņi uzliesmoja sudrabotie laužņi zirgu mutēs. Ik mirkli atskanēja livrējā tērptā durvju sarga sauciens un piebrauca važonis vai arī kāda kariete. Atšķīrusies no pārējām, uzņēma pircēju un aizveda to attālinoties riteņu dimā. Kariešu rinda pamazām saruka. 6 karietes piebrauca rindā, aizņemot ielu visā platumā. Varēja dzirdēt, kā noklauc kariešu durtiņas, noplūkš pātagas un noskan gājēju soļi, kas laipo starp ratu riteņiem. Tā bija nekad neapsīkstoša straume, kur pircēji izklīda starpveida virzienos pa visām pilsētas malām, un veikals tukšojās ar dobju rūkoņu kā dzirnavu slūžas. Bet dāmu paradīzes jumti, izkārtņu lielie zelta burti, karogi, kas pacēlās augšup, vēl ar vien kvēloja rietošās saules atblāzmā. Slīpajos gaismas staros tie pieņēma milzīgus apmērus un izraisīja priekšstatu par nezvēru, reklāmas iemiesojumu par falansteru, kas vienmēr augdama un augdama jau aptvēra veselus kvartālus un aizstiepās līdz pat priekšpilsētu attālajām birzītēm. Un Parīzes dvēsele, kas lidinājās tam visam pāri kā liega, un arī varena vēsma pamazām iemiga vakara dzidrajā klusumā, tinot maigā, bet tomēr aizejošā glāstā pēdējās karietes, kas traucās tukšajās, tumsā grimstošajās ielās. Murē stāvēja kā stāvējis, skatīdamies tālē. Viņš juta, ka dvēselē notiek lūzums. Kaut gan uzvaras prieka trīsas saviļņoja visu viņa būtni, kaut gan viņam pie kājām gulēja iekarotā Parīze un uzvarētā sieviete, viņš pēkšņi jutās tik nevarīgs, bez gribas, ka pats šķita savukārt pakļauts kādai augstākai varai, un viņu pārņēma bezprātīga vēlēšanās kļūt uzvarētam savā triumfā. Karavīra ģeķība, kas rodas kā untumainam bērnam nākamajā dienā pēc uzvaras. Murē cīnījās ar sevi jau vairākus mēnešus. Vēl šorīt viņš zvērēja noslāpēt savu kaisli, bet tagad pēkšņi juta, ka gatavs padoties. It kā būtu uzkāpis kalngalā un viņam aprēbusi galva. Laimīgs darīt to, kas viņam agrāk šķita muļķība. Šis pēkšņais lēmums ar katru brīdi kļuva viņā noteiktāks. Tas šķita tagad pasaulē vienīgais, nepieciešamais un īstais viņa glābiņš. Vakarā pēc pēdējās maiņas pusdienām Murē gaidīja Denīzi savā kabinetā. Uztraucies kā jauneklis, kas liek uz spēles visu savu nākotni, viņš nevarēja nosēdēt uz vietas. Ik brīdi gāja pie durvīm, klausīdamies skaņās, kas atlidoja, kur pārdevēji līdz pleciem ierakušies uz letēm, samestajos audumos centās tos sakārtot. Murē jutās ļoti satraukts, un pēkšņi strauji metās pie durvīm, jo bija sadzirdējis ar vien pieaugošu troksni. Tas izrādījās Loms, kas lēnā gaitā tuvojas kabinetam, nesdams dienas ienākumu.
Šodien tas bija tik smags, vara un sudraba nauda ieplūdusi kasē tik daudz, ka Lomam nācās ņemt sev palīgā 2 izsūtāmos. Aiz viņa nāca Žozefs ar savu biedru salīkuši zem smagajiem maisiem. Milzīgiem maisiem, kurus tie nesa uz muguras, kā nes kaļķu maisus, bet Loms iedams pirmais nesa papīra naudu un zeltu futrālī, kas bija piepūties un resns no papīriem un 2 somās, kas tam karājās kaklā. Šis smagums to lieca līku uz kroplās rokas pusi. Sviedriem plūstot, viņš aizkusis lēnām soļoja cauri veikalam, bet pārdevēju satraukums auga. Cimdu un zīdu nodaļā viņam jokodamies piesolīja atvieglot nastu, bet vilnas auduma nodaļa novēlēja paklupt un izbārstīt zeltu pa visiem 4 nodaļas kaktiem. Kasieriem vajadzēja kāpt augšu pa kāpnēm, iet pār gaisa tiltiņu, tad atkal kāpt augšā, iziet caur vairākām zālēm, kur tam noskatījās pakaļ veļas, cepuru un sīkpreču nodaļu personāls. Sajūsmā blensdami uz šo bagātību, kas it kā aizpeldēja gaisā. Otrā stāvā gatavo apģērbu, parfimērijas, mežģīņu un šaļļu nodaļu pārdevēji svētsvinīgi nostājās ierindā, it kā tiem garām paietu pati dievība. Pamazām troksnis pieņēmās, pāriedams tautas jūsmā, kas pielūdz zelta teļu. Pa to laiku murē atvēra durvis. Loms ienāca 2 palīgu pavadīts. Vīru kājas ļodzījās zem naudas maisu smaguma. Aizelsdamies, viņš pēdējiem spēkiem izkliedza. 1 247 franki, 95 centīmi. Tad beidzot taču 1 miljons. 1 miljons ieņemts vienā dienā. Tas bija skaitlis, par kuru Murē tik sen sapņoja. Bet viņš nespēja apvaldīt dusmu pilnu žestu, un viņa balss skanēja nepacietīgi un vīlusies kā cilvēkam, kuru uzbāzīgs apmeklētājs traucē gaidās. 1 miljons? Ļoti labi, nolieciet to šeit. Loms zināja, ka šefam sagādā prieku redzēt uz sava galda lielos dienas ieņēmumus, iekams tos nodot centrālajā kasē. 1 miljons apsedza visu galdu, saspieda dokumentus un gandrīz apgāza tintnīcu. Zelta, sudraba un vara monētas, plūstot no maisiem un pārplēsdamas somas, izveidoja milzīgu kaudzi. Tīrā ienākuma kaudzi, vēl pircēju roku siltuma un dzīvības pilnu. Mirkli, kad saimnieka vienaldzības sarūktinātais kasieris gāja projām, parādījās burdonkls, jautri iesaugdamies. Nu, tad šoreiz tas mums ir rokā. Pievācām gan to miljoniņu. Taču tad viņš pamanīja Murē slimīgo raižu nomākto seju, saprata visu un apklusā. Burdonkla acis iedzirkstījās priekā. Brīdi klusējis viņš teica: "Tātad jūs esat izlēmis, vai ne? Goda vārds, es pilnīgi piekrītu jums." Te Murē strauji nostājās Burdonkla priekšā un pārvērstā balsi iekliedzās, kā mēdza kliegt brīžos, kad viņam uznāca niknuma lēkmes. "Ziniet, mans mīļais, jūs priecājaties par daudz agri. Jūs mani uzskatāt par jau zudušu cilvēku un trinat zobus, bet sargieties, mani tik viegli nevar norīt." Bezgala samulsis no pēkšņā uzbrukuma, ko pret viņu vērsa šefs, kura vēlnišķīgi asais prāts visu uzminēja. Burdonkls šļupstēja. "Bet ko jūs runājat? Jūs jokojat? Jūs taču zinat, ka es jūs apbrīnoju." "Nemelojiet," turpināja Murē, arvien vairāk iekarzdams. "Atcerieties, mums abiem bija muļķīgs aizspriedums, ka apprecēšanās var pazudināt mūsu darījumu. Bet vai tad ģimenes dzīve nenes sev līdzi veselību un spēku, un vai tā neatbilst pašas dzīves prasībām? Jā, mans mīļais, es viņu precēšu, un jūs visus izmetīšu ārā pa durvīm, ja tikai iepīkstēsieties. Jā, burdonkli, arī jūs, tāpat kā kurš katrs cits varēsiet iet pie kases." Ar rokas mājienu Murē to atlaida. Burdonkls juta sevi notiesātu, sievietes uzvaras iznīcinātu. Viņš devās prom. Bet šai mirklī kabinetā ienāca Denīze, un burdonkls Abdullis viņai zemu palocījās. "Beidzot tomēr jūs," klusi teica Murē. Denīze bija nobālusi no satraukuma. Tikko meiteni bija skāris jauns sarūktinājums. Deložs bija viņai paziņojis par savu atlaišanu, un, lai kā arī viņa centās jaunekli aizturēt, teikdama, ka viņa to aizstāvēs, viņš iespītējās savā neveiksmē un bija izlēmis pazust. Kādēļ viņam palikt,
Kādēļ stāvēt ceļā laimīgiem cilvēkiem? Denīze, asarām līstot, atvadījās no Deloša kā no brāļa. Viņa taču arī pati grib kļūt aizmirsta. Tūlīt viss būs izbeigts. Vēl tikai jāsaņem pēdējie spēki un ar cieņu jāatvadās. Vēl dažas minūtes un, ja viņai pietiks drosmes pašai salauzt savu sirdi, viņa varēs aiziet un vientulībā izraudāt visas sāpes. Jūs gribējāt mani redzēt, kungs, viņa mierīgi iesāka. Es tomēr arī pati būtu nākusi pateikties jums par visu labu, ko jūs man esat darījuši. Denīze ieraudzīja uz galda izbārstīto miljonu, un šī apskatē noliktā nauda viņu aizvainoja. Bet pār viņu, it kā novērodama visu notiekošo, ģimenes zelta ietvarā gleznotā Heduēna kundze smaidīja savu sastingušo smaidu. Vai jūs vēl arvien gribat mūs atstāt? Jautā Murē, un viņa balss ietrīcējās. Jā, kungs, tam tā jābūt. Tad Murē saņēma Denīzes rokas un teica maigumu uzplūdā, kas pēkšņi radās mākslotā ilgā saltuma vietā, kādu tas bija centies sev uzspiest. Bet ja es jūs precētu, Denīze, vai tad arī jūs ietu projām? Taču meitene atrāva savas rokas, atgaiņādamās, it kā pār viņu brāstos pats lielākais posts. Ak, Murē kungs, es jūs lūdzu klusējiet, nedariet man vēl lielākas sāpes. Es nespēju vairs, Dievs ir mans liecinieks, es aizēju, lai izbēgtu no šās nelaimes. Denīze turpināja aizstāvēties aprotos vārdos. Vai tad viņa maz cietusi no tenkām, kas klīst pa veikalu? Vai tad viņš tiešām grib, lai viņa visu apkārtējo acīs un arī savās kļūtu par nelieti? Nē, viņai pietiks spēka, un viņa tam nepieļaus izdarīt šādu aplamību. Bet Murē izmocīts klausījās Denīzē un kaislīgā aizrautībā atkārtoja vienu un to pašu. Es tā gribu. Nē, tas nav iespējams. Un kur tad paliks mani brāļi? Esmu solījusies nekad neprecēties. Es taču nevaru jums atvest sev līdz 2 bērnus, vai ne? Viņi būs arī mani brāļi. Nu sakiet, taču jā, Denīze. Nē, ļaujiet man iet, jūs mani mocāt. Pamazām Murēs spēki pagura. Šis pēdējais šķērslis to noveda līdz neprātam. Vai tad arī par šādu cenu nebija iespējams gūt Denīzes piekrišanu? No tālienes atlidoja viņa 3000 darbinieku balsu skaņas, tie apgrozīja un vairoja viņa karalisko bagātību, un piedevām vēl šis bezjēdzīgais miljons gulēja šeit. Viņš cieta no tā kā no ļauna izsmiekla, un Murē bija gatavs to izmest uz ielas. Tad ejiet vien, viņš iekliedzās, asarām ritot pār vaigiem. Ejiet pie tā, ko jūs mīlat. Tas taču ir jūsu noraidījuma iemesls, vai ne? Jūs pati man toreiz teicāt, man vajadzēja to saprast un nemocīt jūs. Denīzi pārsteidza Murē dziļais izmisums. Sirds viņai lūza. Bērnišķīgi sirsnīgā steigā viņa afija rokas tam ap kaklu un asarām līstot čukstēja. Ak, Murē kungs! Tas taču esat jūs, kur es mīlu. Dāmu paradīzei vēl pāršalkoja pāri pēdējie viļņi. Tie bija pūļa skaļie izsaucieni. Heduēna kundze no zelta ietvara vēl joprojām smaidīja savu stingo smaidu. Murē bija apsēdies uz rakstām galda. Viņš sēdēja uz izbārstītā miljona, kuru vairs neredzēja. Viņš neizlaida Denīzi no skavām. Prieka mulsā spieda meiteni pie krūtīm, teikdams, ka tagad tā varot aizbraukt 1 mēnesi pavadīt Valonijā, lai pa to laiku apklustu visas tenkas, un tad viņš pats aizbraukšot viņai pakaļ, lai atvestu to šurp, roku rokā ejot, kā valdnieci un pavēlnieci.